Čau, Ralf, nu tad viss paliek spēkā, šodien būsi? Protams, ka es būšu. Es jums ļauju stundas laikā izmantot telefons, nu, ka noliec. Tu čisti būsi laikā? Alis, ko tu saki? Tu būsi laika? Jā, Alis, esmu gandrīz jau gatavs. Mieru, Alis, mieru. Ielpojam. Pagrāvis tā pārzinīšana, zvanu Toms. Čau, Alisa. Čau. Tu zini, es tagad nevaru runāt, galīgi nevaru, es strādāju. Nu, Alis, kur tu esi? Nu, esmu klāt. Oh! Nu, ko sākam? Čau, te Alis un Ralfs. Un šis ir podkāsts Blondie grēki. Sveiciens visiem Blondie grēki 8. un šīs sezonas pēdējā epizodē. Wow! Kā tu jūties, Alise? Es jau uzreiz gribu atvainoties. Šis ir tā, es nevaru pasmaidīt, jo man izrauga gudrības zobus pirms jau daudzām dienām, bet vēl ar vienu es jūtos tā kā pusdzīva. Man reāli vēl ar vienu pēc kaut kādas 5. dienas sāp deniņi, auss, un šis, bet es cenšos. Es vienkārši kanāpi smaidu, bet jā, tas nenozīmē, ka es neesmu excited. Es vienkārši mēģinu izdzīvot, un jā, es nespēju noticēt, ka šī jau ir 8. epizode. Tas bija crazy īstenībā. Tas tiešām bija crazy. Un vēl šī epizode būs pilnīgi crazy, jo šajā epizodē mums ir vairāki viesi, 5 viesi, kurus mēs centīsimies iespraust šajā īsajā laika posmā, nu, ņemot vairāk, ka mums 5 viesi, bet tie ir viesi, kurus jūs gaidījāt, kurus jūs mums teicāt, ka jūs vēlaties no dažādām nozarēm, par dažādām tēmām parunāsim. Jā. Tā kā jā, es esmu ļoti excited, man ir ļoti liels satraukums daudz, bet es domāju, ka būs forši. Un vai ir vēl kaut kas, ko tu gribi pastāstīt šodien? Manuprāt, īstenībā ar katru no viesiem varētu atsevišķu epizodi taisīt, kur mēs ar viņiem runājam visu laiku, un man būtu tik daudz jautājumu, bet mēs centīsimies tā operatīvi. Jā, es teiktu, šī ideja mums radās, lai vienkārši mēs jums parādītu, cik daudz mums vēl ir ko dot nākamajā sezonā, ja jūs viņu vēlēsieties. Jā. Un tāpēc mēs šodien jums iemetīsim vēl, cik daudz īstenībā ir par ko runāt, cik daudz superīgi cilvēki mums ir Latvijā, kurus mēs zinām, nu, vai nezinām, bet šodien iepazīsim. Šodien iepazīsim. Nu kā, Ralf, tu esi atvedis arī drinky drink? Jā, es esmu paņēmis līdzi savus mīļākos vienkārši dzērienus, bet manuprāt, tie ir ļoti vasarīgi un tādi atspirdzinoši. Un šie ir tādi San Pellegrino. Naturāli. Jā, super. Jā, tādi, viņi, es nezinu, cik viņi ir dabīgi, bet viņi ir bezalkohols, viņi ir tādi nedaudz gāzēti. Viņiem ir vismaz 4 garšas bija pieejamas tur, kur es viņus pirku. Un mans mīļākais ir, pieņemsim, šis ar apelsīnu un granātābolu vai arī sarkano apelsīnu, bet es paņēmu visas garšas, lai tev ir izvēle arī. Cik jauki, tu padomāji, bet kur tev mīļākā? Tad tu saki... Es teiktu, ka laikam agrāk šī, bet tagad jo es nekad dzīvē neesmu. Es nekad dzīvē neesmu mēģinājis, tad tā teikt būs pirmā reize. Super, super. Smēš, viņi labi smaržo, viņi reāli labi smaržo. Nu, priekā par pēdējo epizodi. Wow, šis varētu būt top 1 no visiem dzērieniem. Nē, nu labi, man ir kombuča, bet šis ir 2. vietā. Jā, nu man šie ir pirmajā, jo te tomēr ir man mīļākie dzērieni, bet jā, kaut kā es neteiktu, ka mums veicās šajā sezonā ar tiem dzērieniem. Jā, pusi no viņiem garšoja pēc kaut kā ļoti kaut ko mutē nevajag bīstama. likt. Pirms mēs ķeramies tālāk pie viesiem, mums ir mūsu Ko notiek sadaļa sadarbībā ar ādažu čipsiem. Mums arī jaunā garša barbecue. Esat jau pagaršojuši? Jo šitā ir viena no jaunajām 2. Jā, man mīļākā ir tā 2, bet tāpēc, ka viņa ir man mīļākā, es viņas visas jau esmu apēdis, uz galda mums stāv tikai 2. Viņas vairs nepārdod. Viņas vairs nepārdod, jo es esmu pieprasījis fabrikai tikai man viņas piegādāt. Sapratu. Nu ko, jā, runājot par ko notiek, pirmā tēma, ko es jau Ralfam uzreiz teicu, ka es gribu parunāt, ir Deadpool jaunā 3. filma. Un... Mēs ar Elsu arī runājām, ka mēs šobrīd abi rīvačojam 1. un 2. daļu, lai varētu iet uz kino uz 3. daļu, jo vispār par 3. daļu mums ir arī, pāris lietas, ko mēs varam pastāstīt. Nu, pirmā lieta, kā es uzzināju, ka ir 3. daļa, tāpēc, ka es sekoju Blake Lively Instagramā, kas ir arī Serena Gossip Girlā bijusī Serena.
viņa vēl eksistē, vai ne, bet vairs nav. Sezonas vairs nefilmē. Lūk, un es redzēju, ka viņi ielika publikācijas bildes no premiere, un man bija tāds, wow, viņi sās tik skaisti, she's my crush. Un tad, basically, man bija tāds, kas tas ir? Un tad Tom tāds, ak, Dievs, tā ir jaunā Deadpool filma, tas kāda Deadpool filma? Un tad, izrādās, ka viņa ir tajā filmā 3. daļā. Cik es saprotu, viņas seja neparādās, jo es vēl gaidu, es vēl skatos 1. 2. lietu kino. Man arī mums ar Tomu ir draugu pārīts, kas tagad beidzot ir gatavi atkal kopā pavadīt laiku ar mums, mēs laikam iesim double date uz 3. daļu. Un Ryan Reynolds, Ralf, tu zini, kā viņš izstāsta man to jautājums, jo man ir spekulācija, kad visi vīrieši ir gay for Ryan Reynolds. Vai tu esi gay for him? Es teiktu, ka nē, bet viņš noteikti ir izskatīgs, un ja viņu izvēlējās Blake Lively, kura man tā kā tiešām arī ļoti piesaist kā sieviete, viņa ne tikai forša, bet viņa tiešām ir skaista, un manuprāt, viņa izstāsta tieši tāpat, varbūt pieaugušāka nedaudz nekā kā Gossip Girl, bet tā jaunība viņā un tas skaistums ir saglabājies. Un, we love her. Lūk, un viņi abi divi ir tajā filmā, viņi arī ir precējušies, un viņiem ir bērni. Un izrādās, ka šī filma arī sasniedza Guinness rekordu, kā visvairāk skatītākā tā kā trailer, movie trailer. Pirmajās 24 stundās viņai visvairāk skatītāji, viņi pāršā visus rekordus. Tas nozīmē, ka filma ir laba, visi viņu grib redzēt, un kas vēl man likās interesanti, ka šajā filmā parādās arī Wolverine, jeb vilknedzis, kas ir latviski. Bieži, es nespēju nocēt, kad es sāku šo latviešu versiju. Bet tas man likās interesanti, jo tā kā Wolverine filmā viņš nomira. Tas Wolverine, kas ir šajā filmā, tas ir tā kā no cita universe or something, un tad viņi kopā glābs pasauli or something. Ja godīgi, es nekad nesapratu šī supervaņo filmas, jo man liekas, viņš ir saistīts, bet dažs nav saistīts, un dažs ir pilnīgi citādāks. Un tad man tāds, un man liekas, skatīties, šī filma ir saistīta ar to, tu atceries, kas notika tur. Kā viņi var būt saistīti? Tur ir jāsako līdzi visam, tam Marvel universe. Jā, tur vēl ir jāsako līdzi. Ja man nebūtu draugi, kas tam sako, es arī neizsakot līdzi. Es nevaru izsakot. Kas mums tālāk? Kas mums vēl notiek aktuāls? Mēs gribam jūs sagatavot vispār augusta mēnesim, jo šī ir pēdējā epizode, bet tas nenozīmē, ka nav viss kaut kas foršs, ko darīt augustā. Mēs gribam jūs arī ieskicēt. Viena no foršajām lietām ir arī Ezīšu fests, kurš notiek katru gadu. Un viņš šogad notiek 24. augustā. 10. augustā. Jā, tur būs Singapūras satīns, Žoržs Siksna, Mauksens, kas šie ir mani favorīti. Tā kā tur būs vēl kaut kas cits. Bet, šie ir mūziķi, dēļ kuriem es varbūt aizietu. Un, ja jūs vēlaties vēl kaut ko tuvāko apmeklēt, tad ir Tallinas kvartālā Silent Disco, tas ir jau tuvāk 16. augustā. Es teiktu, ka bija tas brīdis pirms 2 gadiem, kad Tallinas kvartāls bija it spots. Jā. Es atceros, mēs tur visi pulcējāmies ar visu domēju, tā kā man draugi, tā arī tur tikta, ka mums vēl tas milzīgais Tallinas kvartāla tikta, ka bariņš mūs pat heitoja par to, ka mēs visu laiku ejam un liekam tur tiktuks no tā Tallinas kvartāla. Tas beidzās, domāju, cilvēki ir priecīgi vai bēdīgi, es nezinu, ka jau vairāk priecīgi, bet un tur visi iet, jau vēl ar vienu, tur pilns ir. Jā, bet es domāju, tā kā es pirms un tur tik bieži nē, pēdējā reize es tur biju savas, es gan jau esmu izgājis tur cauri, bet es tur pēdējā reize biju, tas bija ļoti random, mēs runājam mans draudzenes dzimšanas dienu, un 4 no rīta mēs izdomājām, mēs bijām Pārdaugavā, tā kā, un mēs izdomājām, jāizbrauc uz skapi, mēs aizbraucām uz skapi, tur tā kā dead viss, un tad mēs aizējām uz Tallinas kvartālu, jau ir 5 no rīta. Tur arī viss bija dead, bet mēs atkām pazīstamos, un bija ļoti interesanti pavērot, kas notiek Tallinas kvartālā 5 no rīta. Tā noteikti ir vieta, kur var dabūt kultūras šoku. Jā, tur vajag sagatavoties. Pēc es braucu pēc pozitīvas pirmās dienas. Man šķiet, ka pa taisno, bet es neesmu pārliecināta uz Tallinas kvartālu. Un tad tur bija tā, ka mēs vienkārši visi sviedros, bet tur ir tā sava atmosfēra, un tev ir jābūt gatavam. Jā, kā jums tur gāja? Mums nekas foršs tur nenotika, vai interesants? Ak, mans Dievs! Āršāds man te atgādina. Tāpēc tev atgādināju, jo es atceros, tu man kaut ko interesantu stāstīji. Jā, man draudzene izmetā. Es neatceros, kas notika. Tu teici, ka viņi saplēs kaut kādu vāzi netīšām. Jā, kaut kādu krūzīti stīkla, zini, tā kā, īstās porcelāna, bet es domāju, ka nav, un viņai kaut kas iedeva viņai to vāzīti, un viņa teica, ka viņa negrib, viņu aizmet pret vienkārši, bet es neatceros reāli skaidru un gaišu, noteikti neatceros, bet viņi izmet ārā, pagāja kaut laiks, līdz mēs sapratām, ka mums nav draudzene. Mēs aizgājām viņu meklēt. Viņš ārā stāv. Un mēs
mēs mēģinām viņu dabūt atpakaļ, viņš saka, nē, nu, tas apstāks bija uzēdies uz viņu, zin kā, tas nebija nekas tāds, tur iekšā, tur daži šņauc kaut kādas lietas, daži kaut ko vienkārši priecājās par dzīvi pēc tam, kad jau ir sašņaukšies. Tur notiek viss kaut kas, ko varētu, tā teikt, kontrolēt vairāk, bet nē, šī glāzīta, svēta lieta, viņi nelaid atpakaļ, mēs ejam pa otriem vārtiem, mēs tiekam iekšā, un tad viņš atkal mūs ierauga kaut kāds draugs viņam, un mēs mēģinām viņu iedot kaut kādu naudiņu. Viņš pieņēma to naudiņu. Viņš pieņēma to naudiņu, un tad atkal atnāca tas apsargs, viņš atkal mēģināja viņu izmest ārā. Nu, tad mēs sapratām, ka liktenis, bet bija jau kāds 7 no rīta. Visam iespējams, ka viņi jau met ārā tikai tāpēc, ka vērās ciet. Bet jā, un tad mēs braucām, tā teikt, turpināt balīti līdz 10, 11, bet jā, mēs vienkārši domājam, kā var izmest no šīs iestādes. Turpat ir tā kā, tur ir vairāk bāri, nav tā, ka viena vieta, tā kā tā nav. Saproti, viņi tikpat labi var aiziet uz otru bāru un tur jau viņu neizmet. Kā viņu var izmet no visa pagalma? Tur nav tas nav, saproti, tā kā viens restorāns no kā tu izmet. Tevi izmet no vienas vietas, tev nevar izmest no visas teritorijas, manuprāt, personīgi. Bet jā, gadās visādi. Nu, jautri. Bet tāda notikuma notiek Tallinas kvartālā. Tallinas kvartāls, manuprāt, ir viena no notikumiem bagātākajām vietām. Jā. Bet runājot par kvartāliem, 12. augustā VF kvartālā notiks koncerts, uz kuru es došos, un tas būs Artemas koncerts. Artemas ir tā teikt uzlecošā zvaigzne. Viņš ir izlaidis būtiski pēdējā gada laikā 2 dziesmas, kuras popularitāti ir ieguvušas tieši sociālajos tīklos, jeb TikTokā. Pirmā ir I Like the Way You Kiss Me, to noteikti ir visi dzirdējuši. Manuprāt, tā ir pat tā dziesma, kas jau ir overplayed nedaudz. Jā. Bet I like the way you kiss me. Malac. Un tad, protams, tāda pirmā tāda tiešām mainstream dziesma, kas aizgāja, bija If You Think I'm Pretty, un viņa arī iekļuva dažādos mūzikas čārtos, arī Billboard čārtā. Un jā, esmu super excited, es ar savu draudzeni, mēs jau nopirkām biļetes, un es klausos visas viņa dziesmas, un viņam ir tas stiliņš, honestly, es to iedalītu pie kaut kāda Weekenda, bet ne līdz galam, jo Weekendam tomēr ir tāds dziļš R&B, bet šeit ir kaut kas tā kā, nezinu, kā nosaukt šo mūzikas žanru, bet tas tāds... Es saprotu, ko tu domā, bet vārdos neaprakstām skaisti, jums noteikti ir jādodas. Jā, es gribat pievienoties, esat laipni aicināti, jo es došos. Zinām, vispār liekas, ka tas ir tāds iegūms priekš mūzikas, priekš dziesmas, ja viņa aiziet TikTokā. Tas ir tāds iegūms tam māksliniekam, jo viņa baigi uzsprākst. Un ne visas uzsprākst, tā kā, bet tās, kas aiziet tajā TikTok vidē, tās baigi labi aiziet. Jā, vispār. Pirmkārt, viņas labi aiziet, otrkārt tiešām, nu tā kā, cik daudz jaunu mūziķu nav dzimuši tikai vienīgi sociālo tīklu dēļ, un varam jau arī nedaudz pateikt to, ka mēs par mūziku un mūziķiem runāsim šodien, un iespējams runāsim arī viesiem, kuriem ir kaut kas vairāk, ko viņi mums var par to pastāstīt. Bet es domāju, mēs jau varētu ķerties pie pirmā viesi, jo mums ir vēl pēdējā ziņa, bet es domāju, ka šis viesis daudz ko varētu par šo ziņu arī pateikt. Jā, tāpēc sauksim studijā mūsu viesi, kurš sēž tepat mums kabinetā. Nu labi, tātad mums studijā ir mūsu tuva sirsniņai draudzene, kolēģe, un tā ir neviena cita kā satura veidotāja Lāsma Novika, kuru mēs gribam atzīt arī kā stilīgāko latgalītu, un viņa arī mums savus pirmsākumus sākusi ir šovā B-Team. Yep. Un mēs viņu arī pasludinām par mūsu pašsludināto uzvarētāju. Tā kā jā, studijā Lāsma Novika. Vasali. Paldies, ļoti jauks pieteikums. Es sajūtos so special. You are. Bet tu mums esi ļoti īpaša, un ne tikai mums, bet arī daudziem cilvēkiem, un arī tas, ko tu esi paspējis sadarīt šajā īsajā laika posmā, tas tiešām ir ne tikai iedvesmojoši, bet tiešām wow! Jā, paldies. Nu jā, gadiņš, nu, tālāk būs trakāk, manuprāt, un jau varbūt ir jau kaut ko Wikipēdijā ierakstīt man. Cerams. Wikipēdijā Lāsma Novika. Nu. Jā. Ok, nu, pirms mēs sākam tevi izprašņāt par kaut kādu tev nevis noderīgo, bet piederīgo tēmu šodienas, ko mēs tev esam atvēlējuši. Mums ir jau palikusi, ko noteikti sadaļā 4. ziņa,
kas ir par mūsu mīļā Summer Sound festivālu, kas notiek jau šajā nedēļā. Un mēs visi dosimies pareizi. Jā. Mēs arī visi strādāsim tur. Un gan baudīsim, gan strādāsim. Respektīvi 2. un 3. augustā. Ko tu gaidi visvairāk no izpildītājiem? Jums te headlineros ir Robin Schulz, Offenbach, Karijā. Jā, čo. Nu, lūk, Ralfs, pieņemsim, vēlas doties uz viņa. Es jums pastāstīšu nelielu storiju, kāpēc tik ļoti gribu aiziet uz viņas koncertu. Jo es pagājušajā gadā, man bija tāda vispār, tas bija ļoti krēzī, jo es iepriekšējo dienu biju notusējis, un tad man nākamajā dienā bija jādodas uz Rīga plazu vadīt pasākumu, kur bija, tas bija pasākums, kur nāca vairāk satura veidotāji, stāstīja savus iedvesmas stāstus, es nezinu, laikam jau bija ļoti iedvesmojoši, bet mans highlights ir tas, ka pēc šiem iedvesmas stāstiem uzstājās viņa. Un tur nebija daudz cilvēku, un tie pārsvarā cilvēki, kas tur bija tie, kas, tā kā veikalā iet garām, vai ne? Bet es stāvēju skatuves priekšā un visu to koncertu vaiboju. Man bija mans privātais koncerts, un viņai tiešām daudz ļoti foršas dziesmas, tur var tā kārtīgi iegrūvot. Bet jebkurā gadījumā es ievaiboju, un viņa man arī iedeva šautautu. Tāpēc es gribu atkal, mans mazais mērķis ir būt pirmajā rindā un dabūt šautautu, bet, protams, tur būtu šeit jau, kas būs tiešām koncerts, un varbūt viņi man nepamanīs, bet es ļoti ceru, ka pamanīs. Bet jā, tas ir tas, ko es gaidu no Summer Sound, un mēs jau tur strādāsim, un cerams, ka sanāks arī izbaudīt laiku, protams. Jā, lielisks mērķis Ralfam ir lielisks. Es ceru, ka tu būsi pirmajā rindā un tevi pamanīs, un varbūt uz skatuves tevi varbūt viņi izsauks. Es ļoti ceru. Sadaisīja varbūt kreklu ar viņa. Jā, viņa. Ļoti labi doma. Jā, bet es personīgi no Summer Sounda, ko es gaidu? Es gaidu latviešu, tādus, kārtīgos reperus, tie kreisais krāsts, olas, arī Singapūras satīnu gaidu. Tas ir tas, uz ko es gribu uzspēt. Es arī gribētu pirmajā rindā nokļūt, bet man liekas, mani tie fani vienkārši nomīdīs, jo viņiem ir nežēlīgi reāli fani. Un man ir tāda rūkīti, viņi vienkārši nosaucīs no Summer Sound pludmales Liepājā. Bet es manifestēju, lai nokļūtu ar olām uz skatuves varbūt. Cerams, viņi šo sadzirdēs. Un, protams, no tiem lieliem headlineriem es gaidu to Robinu. Es vakardien tieši kārtoju māju, un austiņās skanēja viņa tā playliste. Tik samerīgas dziesmas, es nevaru, man liekas, viņš tik ļoti labi iet pie tā Summer Sounda vibe. Tas gan, ļoti. Jā, pie tās pludmales beachi, un tad, to es gaidu, bet es zinu, ka samerīts būs mega forši jau neatbraucot vēl uz viņu, un viņš vienmēr ir bijis labs, jo man liekas tā pludmale visu izglābi, un nezinu, Summer Soundā kaut kā viss vienmēr ir ļoti čotka. Viss ir vienmēr forši, un cilvēki ir forši, un tas vējš arī tur bišķiņ tāds. Kā varbūt miņukos es nevis šodien, bet šonedēļ neiešu uz Summer Soundu, jo, ziniet, pēc pozitīvas es tā nolikos, ka... Jā. Lāsma, manuprāt, tu lasi mūsu domas, jo mūsu nākamais jautājums runājot par festivālu ir... Ko tu vilksi? Un no kurienes tev būs tērpi? Kā tu gatavojies? Kā varbūt tas atšķirās no pozitīvus? Un vai tu domā par to, ka tiešām būs augsti? Vai tu tomēr varbūt tāpat spiedīsi to, ka man ir labi jāizskatās? Man situācija ir tāda. Ir palikušas kaut kādas 2 dienas līdz Summer Soundam šobrīd, un man šaina pasūtījums vēl nav atnācis. Pirmais variants – Lāsma dosies plika. Otrs variants viņa dosies savā ziemas kostīmā no Zāras abas dienas ar ziemas zābakiem, lai es nesaslimtu ar temperatūru. Un trešā varianta vairs nav. Man vienkārši nav ko vilkt pagaidām. Es nezinu, man šeit šobrīd 50-50. Būs vai nebūs. Un es nezinu, es jau visu laiku trekoju to paciņu, un es nesaprotu, vai viņa tuvojas Latvijai, vai tā ļotene vēl netuvojas, vai kaut kas noticis ar to visu vētru. Varbūt viņu vispār citur aizpūta, bet tas ir man šeit pasūtījums, tā kā man nav ko vilkt uz Summer Sound. Tā kā tiešām. Labi, es arī, gudriniece pasūtīju tikai pēc pozitīvas tajā nedēļā, tā kā, jo, es nezināju vēl, kāds man būs vibes no sērijas.
Bet es dzirdēju, kaut kur tiktu, ka viena meitene pasūtīja svētdienā, viņai piekdienā atnāca. Protams, ka man tā nenotika. Es pasūtīju svētdienā, un man neatnāca piekdienā. Bet tev ir vēl cerības. Un ja tev tas mierina, es vispār tikai vakar atcerējos, kad ir jāģērbs uz Summer Sound, bet vismaz jūs man iedevāt ideju, ka man ir jāiet ar to viņa krēklu. Varbūt viņai ir mērķis, es pastīšos. Un man vispār arī vēl daudz draudzenes saka, ka viņas gaida savu šīnu un vēl nav atnācis. Tā kā tu nebūs vienīgā, bet man ļoti patika arī par to ziemas kostīmu, jo es zinu, kā viņš tev izstās. Tas varētu būt labi un tev nebūs augsti. Un man nebūs augsti, jo par to laikapstākli runājot. Tas iPhone Weather aplikācija, viņa nenormāli melo. Viņa rāda iespējams, varbūt, ka tur būs žarons, bet tā nebūs. Es nezinu. Tiešām, ko vilk Latvijas laikapstāklis ir tiešām neprognozējams. Viņš kā sieviešu garstāvoklis. Tā kā, reāli, it kā izskatās, viss ir ok, bet patiesībā nav. Bet, kā jau Liepāja. Pilsēta, kur piedzima vējš, noteikti tur būs vējš. Un vienkārši kaut kāda pufene jāpaņem līdzi. Lai vai kas tev ir mugurā, jāpaņem kaut kāda pufene, un tu jau būs ok, man liekas. Šitais tās pirmais? Nē, otrais vismaz. Šitais ir otrais, tikai otrais Summer Sounds. Jo īstībā EHRs man aizsāka to festivālu ēru. Es vispār nebraucu uz festivālam. Es tiešām nožēloju, ka es nebraucu uz festivālam, jo man tā festivāla informācija nedagāja līdz Rēzeknei, kad es dzīvoju Rēzeknei. Es nezinu, kaut kāds bloks vai kas Latgalē. Es apmēram zināju, ka ir tāds festivāls, jo es kaut kur vēlāk redzēju mēdījos vai ko, kam liek kaut kādas bildes, un vai influenceri jau kaut ko filmē, bet man bija tāds, es nezināju, kā tikt un kas, un tā arī dzīvoju tajā burbulī mazpilsētu, un netiku uz tiem festivāliem, un EHRs man aizsāka festivālu ēru. Bet īstenībā man ir tieši tāpat, tā kā man bija 3. pozitīvs, kurš bija kopā tikai ar EHR, un šis būs arī mans 2. Summer Sounds, jo pagājušajā gadā bija mans 1. Summer Sounds. Man arī bija. Mums ir... mums arī lēsam padodošie neveiklie henčē. Bet... jā, es nezinu, man arī būs 2. Summer Sounds, un es cenšos likt maz ekspektācijas, jo tad būs labāk. Jā, tas ir true. Un tu arī strādā, tu arī sāki strādāt, sanāk festivāls, tā teikt, pierādīja sevi, un tad sāki arī EHR strādāt. Bet kā ir vispār darbs festivālos? Vai tev patīk, vai ir grūti? Vispār vai ir tas balans starp darbu un atpūtu? Tas ir labs jautājums, jo... strādāt festivālā, godīgi sakot, es neizbaudu festivālu. Bišķiņi izbaudu, jo tomēr ir cilvēki, ir kolēģi, ar ko mēs tāpat aizējam, kaut to uz to vienīgo dziesmu, noķer to vaibu. Ziniet, priekš mums pietiekami. Man patīk, daudz ko tu piedzīvo arī strādājot, ejot ar cilvēkiem tos challenges taisot un tam līdzīgi. Un tāpat to feelingu, manuprāt, noķer festivāla. Bet... es noteikti pēc festivāliem nejūtos, ka esmu bijusi festivālā. Es jūtos, ka esmu bijusi darbā, bet tādā vaibīgā. Nav slikti. Es laikam esmu apmierināta ar šo, ka man ir jāstrādā paralēli, jo tāpat beigās mēs nopelnām no tiem festivāliem. Jā, un daudz arī citi, kas strādā. Tur tiešām pēc tam atgriež nevis mīnusos, bet plusos. Jā. Vai arī tā kā Rauls? Nulēs. Bet meitenes, es gribu paziņot to, ka šogad pozitīvsājas iztērēja pa 100 eiro mazāk, tikai 400. Tikai 400. Bet šogad es vismaz zinu, kur tā nauda aizgāja, jo es uzsaucu draugiem arī dzērienus un karuseļus, un man bija tāda, viņi bija man blakus, kad man vajadzēja, un tāpēc es gribēju, un tāpēc vispār man nav žēl, man tas liekas normāli. Pagājušajā gadā man tas nelikās adekvāti, jo es tā kā, nezināju, kuras tur iztērēju to naudu. Bet par darbu festivālos es tev īstenībā piekrītu, bet es vēl teiktu, tā kā es noķeru to festivāla feeling tikai tāpēc, ka es pieņemsim pozitīvus. Summer Soundā var būt vieglāk, jo tu tur vari tusēt visu nakti pa to jūru, un vēl tā jūra, tur ir kaut kāds tā atmosfēra dot tā pati vieta. Vai tev augsti, vai tu vienkārši ļaujies tam vējam un plūst, vai ne? Bet pozitīvusā, kas man pielika tie punktiņi, kad, es izbaudīju festivālu, tāpēc, ka es pēc tam tā kā es strādāju līdz 11. stundu patusēju festivālā vai 2 vai 3, kā kur naktis neatceros. Un tad es devos uz klubu, un tas bija tāds tā kā punktiņš, man bija tāds, es pastrādāju, es pavaiboju, vēl patusēju, mājas, izguļos darbiņš, visforši. Okay. Jā, ir ok. Runājot par naudu. Runājot par naudu, mums tā lielā tēma ar tevi, Lāsni, bija stils, jo ļoti, ļoti stilīgi tu esi. Tu ģērbies lieliski, un tu esi, manuprāt, iedvesma daudziem un daudzām. Un tad jautājums tev vispār, cik tev daudz naudas aiziet rēbēs?
Ja tā var jautāt. Procentuāli varbūt. Es laikam procentuāli arī pateikšu, es tā īstenībā nekad dzīvē neesmu skaitījusi. Bet man ir problēma. Man ir problēma, un reizēm es domāju, tā kā Lāsma, tu vari apstāties. Tā kā, hallo. Bet es ieju veikalos, un es jūtos tik labi. Es staigāju, un es tagad nedaudz bremzēju. Es ieju, un es varbūt vienu lietu nopērku. Es kaut kādas 10 nevajadzīgas, jo man šobrīd ir tā, ka man ir kaut kāds 20 džinses, un, es līdz vecumdienām viņas visas neizvalkāšu, man liekas. Bet procentuāli, kaut kādi... Tā, kuri man matemātika 11. klases? Varbūt maksimālais. Jā. 40% varbūt. Atkarībā, kas man tajā mēnesī ir plānots. Ja ir kaut kāds pasākums, kur atkal kaut kas jauns ir jāpērk. Redz, mums ir tāda industrija. Mēs jau arī ar Sintiju esam runājuši, ka mums ir tāda industrija, ka jauns pasākums, jauns outfits. Tu nevari iet tajā pašā outfitā. Tev ir jāizskatās lieliski, tev jāizskatās, interesanti. Un tur arī aiziet man ļoti daudz visādi tādi seksīgi outfiti, ko es ikdienā nevelku. Viņi man stāv skapī priekš pasākumiem. Tāpēc man arī aiziet daudz, kur tā nauda, bet 40% laikam ir shoppings. Bet kā tev liekas, pieņemsim, ja tev nebūtu tā mentalitāte, ka, vajag uz katru jaunu pasākumu, jaunu lietu. Cik ilgi tu varētu, pieņemsim, tagad tu apstājies, nepir drēbes, cik ilgi tu, atceries, nevajag pirkt jaunas drēbes, jā? Cik ilgi tu varētu ar savu šobrīdējo skāpi, padzīvot? Ja godīgi, mierīgi līdz šī gada beigām. Okay. Man tiešām, man ir drēbes, man vajag jau istabu tā kā ar skapi, jo man es domāju, Alisai īstenībā tieši tāpat ir. Pilnīgi tāpat. Citāts, un mēs arī šodien esam uz viena viļņa. Mēs nesaskaņojām, mēs atbraucām šodien lejā un sēžu mašīnā, es tur taisu video, es izkāpu no mašīnas, vēl vien blakus stāv, man tieši blakus arī taisu video. Izkāpju ārā, botas vienādas, krāsa vienāda. Tā kā mēs esam uz viena viļņa. Viena enerģija mums. Jā, un teiksim skatītājiem, kas klausās, varbūt līdzekļi nav tik daudz, lai atļautos tik daudz drēbes, bet vai tu teiktu, ka var arī iepirkties, teiksim, humpalās un arī uzstādīt tādas foršas outfitus, sastādīt kaut kādus krūtas fitus un doties, un tā teikt, arī ar mazāku garderobu, lētāku garderobu dzīvot tā, kad ir daudz ko vilkt. Jā, vai varbūt vienkārši arī kaut kāda vieta, varbūt ne tikai humpalas, bet varbūt tu zini kaut kādus hekus, kā ar mazāk naudu var dabūt stilu. Jā. Agrāk, humpalas, tas viss ir ok, humpalās var atrast, tikai tur vajag gribas spēku. Man ir tā, ka es nevaru ilgi, triftot. Nevaru ilgi, bet es pieļauju domu, ja man būtu tas gribas spēks, es noteikti kaut ko labu atrastu tajās humpalās, bet that's ok, ka arī humpalās atrod labas pērles, jo tur var atrast. Jā. Bet mani ieteikumi, lai riktīgi neizmestu to naudu tajos veikalos, nevajag varbūt impulsīvs pirkums. Tas ir jāiemācās. Otrs ir nopirkt bāzes lietas. Bāzes lietas is the key, un tad tu tikai kaut ko piepēc, lai to bāzes lietu, to outfitu bišķiņ papildinātu, un tā arī tu rotē, un tad tu riktīgi neizšķiedē to naudu tajos outfitos. Un bāzes garderobi ir viegli kā atrast, bet tajā pašā laikā ir grūti. Bet ja tev ir bāzes garderobe, viss būs kārtībā, Fashion-ista Latgalīta. To jums apsolu. Kas ir bāzes garderobe, varbūt, ja kāds nezina? Bāzes garderobe ir, piemēram, kaut kādas klasiskas bikses, kaut kāds arī topiņš, tāds neitrāls, kuru tu viegli vari sakombinēt ar spilgtu, piemēram, žaketi. Ar papēžiem vari sakombinēt. Viņi ir tādi universāli apģērbi, ar ko tu pie visa viņus pievilks. Visticamāk arī, pieņemsim, tur balts, melns, tur var, džīnsas, protams, tādas klasiskas, vienkārši džīnsas, kas tev vienas, un vienkārši tās krāsas ir tās neitrāli toņi, lai tu var papildināt to ar kaut ko košāku vai interesantāku. Jo, piemēram, pie šī outfitas varētu mierīgi uzlūgt kaut kādus papēžus. Un arī izskatītos. Nav tā, ka pilnīgi viens outfits tikai ar vienām botēm, ar vienām tām pašām zeķēm der. Nē. Man ir bāzes lietas, visu, un es to visādi sakombinēju ar aksesuāriem un ar citām košām lietām. Tā kā tā īsumā, kas ir vispār bāzes garderobe. Ļoti forši, jo tie arī mēs analizējam, tad, teiksim, gan bikses, gan arī mani svārki melnie ir ļoti tā kā bāzes elementi, un tos pēc tam var apbūvēt virsū. Un, vispār, kā tu tā kā atradi savu stilu, jo, pieņemsim, ir īstenībā grūti, īpaši tajos tīņa gados, kad tu mēģini eksperimentēt, un tad vienu dienu tu izskaties, es personīgi izskatījos, viss čokers, melns, kroptovs, melns, skinny bikses. Nākamajā dienā
kleita, gara, ar puķēm. Bet tad jau arī bija citi laiki, jo jā. kaut kādas tās lietas bija trendā, un vēl projām ir brīži, kad ir kaut kādas lietas trendā. Un, jā, bet es domāju, un arī loģiski mēs, tā kā augot, paaugoties, mums tāds, tagad es nevilkšu to, ko es vilku tad, vai arī tagad es vilkšu to, jo tagad man nav bail or something, bet kas ir tā, kā tev liekas, tev tāda tā esence, kā tu atradi to savu stilu? Nu, visi ir gājuši tā ērai cauri, ka tu izskaties, Dievs pasarg vienkārši aizadiet uz baznīcu nokristīt reāli. Man arī bija tie čaukeri, viss tās ēra un emo kaut kādi. Un es pirku visu, kas bija trendā. Kad es biju mazāks, pirku visu, kas ir trendā. Un es neizskatījos, vai man piestāv pie mana mazā auguma, vai man piestāv toreiz pie mana tā, kad es biju nedaudz apaļāka, pie manas ķermeņa uzbūves. Man bija pilnīgi vienalga, es neskatījos, es vilku, kas bija trendā. Un manuprāt, tas ir viens... tās rādītājs, uz ko nevajag balstīties. Kaut kas ir trendā, jo, piemēram, šobrīd tas leopards. Es neizskrienu, es vēl nevaru saprast, vai man tas leopards ir piestāv, nepiestāv, nopirku vienas svārkus un ļoti grūti viņus īstenībā sakombinēt. Un tagad man viņi stāv, viss. Bet, ir jāskatās vispār, kāda tev ir ķermeņa uzbūve, jo es esmu īsa un man arī viegli pazust tajās drēbēs, piemēram, Un tādas lietas ir jāskatās, bet kā es atradu savu stilu? Nezinu, ar gadiem vienkārši sāku saprast, kas man piestāv, kas man nepiestāv. Kaut kāda varbūt ģenētiski iekšējā latgaļu tur sens uz tām drēbēm. Man tur kaut kas iekšā ir slepenā Agnija Grigula 2. Labi, varbūt ne tik ļoti viņa ir ikona. Es nezinu, es nākotnē tik ļoti augstu uz augšu. Jāliek augsts latiņš. Jāliek, bet kaut kāda ir man tā čuja. Nezinu, kā to izskaidrot, bet ar katru gadu paliek labāk. Ja jums šķiet, ka šobrīd ir katastrofa, tici man, nākošais gads būs daudz labāk, jo mums kaut kas pielec, kaut kas tomēr tas nepiestāv, tas piestāv. Tad tā kā evolūcija, es nezinu, ka vienkārši jāiet cauri un jāsaprot. Un tomēr man arī liekas tajā brīdī, kad tu sāc visu laiku piedomāt par to stilu, tas arī ir tad, kad tu vari sākt paeksperimentēt, pastīties, kas tev labāk, kas tev sliktāk, un tad jau ar laiku, kamēr tu uz to fokusējies, kā jau uz jebkuru lietu, vienkārši pie tā arī jāpastrādā. Citiem mazāk, citiem dabīgāk, citiem vairāk. Bet tas nav nekas nesasniedzams, un man ļoti patika, ko tu teici par tiem trendiem, jo tiešām nevienmēr vajag skriet tam līdzi, jo varbūt tev nemaz nepatīk tas, bet tu lec līdzi, jo vajag. Tas vispār tam nevajag pievērst uzmanību. Bet ļoti labu pointu tu pateici. Ka vajag eksperimentēt. Man bija agrāk bail, un kad man toreiz bija tas EHR stila, tas šovs, es tām meitenēm liku eksperimentēt. Un beigās sanāca tik nenormāli bombiski. Nenormāli. Un tiešām ir jāļauj ņem to drēbi, kura tev šķiet, Dievs, to nekad dzīvē nevilkšu. Tev viņa derēs, un viņa labi izskatīsies. Tā vienmēr tas notiek. Tas vienmēr tā 90% notiek. Atceries, ka mēs gājām iepirkties trietā, un man bija Sinti, ko tu man esi apnesus, tā kā tas izstāst pēc sūda. Jā, un toreiz tev labi izskatījās. Un es tiešām vispār neticēju, ka tas varētu kaut cik bišķīt labi izskatīties. Jā. Tā kā ir dzīvi piemēri un nebaidoties eksperimentēt, jo, kad jūs kaut ko jaunu sākat vilkt tur piemērīt, tad arī rodas jums uz augšu tas jūsu stils un tad sāk uzlaboties tā situācija jūsu šī brīža. Jā. Bet tad tas arī būtu tavs ieteikums, vai tev ir vēl kāds ieteikums mūsu skatītājiem vai jebkuram cilvēkam? Varbūt arī paskatīties kaut kādas inspo bildes. Tas arī kaut kādu vīziju ļauj vairāk, tevi plašāk ievet tajā visā prizmā, tā kā ko var kombinēt un tā tālāk. Vienkārši iedvesmāju un iet veikalā kaut ko līdzīgu, piemēram, meklēt, un tā arī var atrast savu stilu, piemēram, ja tiešām, nezinu, kur ķert, jo var arī stilistu, protams, ņemt, jā. Tas varbūt ir vieglākais variants, bet man patīk, piemēram, pašai izzināt, kas man labāk piestāv, un tas tāds process ļoti foršs, bet tur jāskatās, vai patīk iepirkties vai ne, jo man patīk. Un vēl es teiktu, nevienmēr vajag, un ne visi vienmēr var atļauties stilistu, bet jums ir draugi apkārt,
kuri varbūt jums var ieteikt un pateikt no malas viedokli. Un tomēr arī, kā tu teici, nu, tā kā inspo var atrast tagad tiešām, nu, jebkur. Skaties, kas tev interesē un patīk, vai pamēģini kaut ko, kas tev liekas tā kā dīvaini, bet varbūt tas tev derēs. Varbūt nederēs, bet nu, tu būsi izmēģinājis un sapratīsi, ka tas tev nederēs, nevis, es to nekad nevilktu. Nu. Yeah. Tu arī minēji par Agniju Griguli. Vai tev ir kāda stila ikona? Vai viņa būtu tā, vai ir varbūt vēl kāda cita, kam tu skaties līdzi? Jā, Agnija Grigula. Viennozīmīgi es viņu apbrīnoju. Es nezinu. Yeah. Viņa ir mūza. Viņa ir latviešu mūza, ja tā ir godīgi sakot. Un es vienkārši apbrīnoju, ko viņa dara, kā viņa izskatās. Un vienkārši šautauts viņai. Super. Jā. Vai tavuprāt, esot attiecībās, vai nesot attiecībās, bet vienkārši tavam partnerim, un vai esot attiecībās, būtu kaut kāda kontrola par to, kā tu ģērbies, vai tev jāmaina savs stils, vai tev liekas, ja tavs, pieņemsim, partneris izdomā, nu, tā teikt, pakoriģēt tevi pēc saviem ieskatiem, vai kaut ko neļaut uzvilkt? Jā, es par šo jautājumu esmu ļoti ilgi domājis, un es vienmēr, lai vai kādā situācijā es esmu, es neļaušu, ka manu stilu otra pusī tikai tāpēc, ka iespējams, kāpēc vīrieši varētu koriģēt? Jo viņi jūtas vai nu nepārliecināti, mums blakus nepašpārliecināti, blakus vai, es nezinu, kaut kādas iepriekšējās problēmas, un atkarībā kā uz to skatās, jo es jūtos labi, kā es ģērbjos, tas ir mans stils, tas ir mans ķermenis, es darīšu, ko es gribēšu, un ja tev ir kaut kāds problēmas, I don't care. Yeah. Bet es, protams, uzklausīšu, tas ir ok, ka satraucas un tam līdzīgi. Bet es uzskatu, es viņa vietā, ja es būtu vīrieša vietā, es viņa tā kā vietā, ka šāds, kas pats saka viņa vietā, bet es viņa situācijā, es vienkārši lepotos ar savu meiteni, ka viņa izskatās kā, konfekte vienkārši, ka viņa māk, diezgan, tā drosmīgi apģērties un to pasniegt publikā, ka viņi ir konfidenti un iznes to tā, kad uz tevis atskatās un cilvēki apbrīno. Es viņa vietā vienkārši savu aplaudētu, tā kā, ka viņam ir tāda meita no sērijas. Bet es arī nenosodu, ja pakoriģē. Ja mani pakoriģē, es uzklausu, bet es viņu pārliecināšu, ka tas ir ok. Ka tas ir ok, jo latviešu vīriešu mentalitāte lielākoties, manuprāt, ir tāda, ka mums jāizskatās tomēr ar šitādām apkaklēm, ar šitādām rokām un tādā garā. Protams, ir depends, kāds ir pasākums. Jā, es neiešu tagad, piemēram, uz baznīcu uz misi miņukjos. Neiešu es taču, jā. Protams, es filtrēju, kurienes eju, bet ja tas ir festivāls, tur vispār nav robežu. Festivāls tā ir vienīgā iespēja, ka tu vari, crazy izskatīties, tāpēc. Jā. Tāda ir mana atbilde, jā. Okay. Super, labi, paldies tev, Lāsma. Un es gribu teikt mūsu arī skatītājiem, klausītājiem un taviem atbalstītājiem, kad Lāsma noteikti, tā kā mēs šeit diezgan īsi parunājām, Lāsma noteikti arī var parādīties mūsu nākamajā sezonā, ja viņi gribēs. Un, es gribēšu. Un ja jūs to gribēsiet, tā kā rakstiet mums, like, un visas lūkšanas tiks uzklausītas. Paldies, ka tu atnāci, mēs tev mīlam, mums ļoti patīk tavs stils, mums ļoti patīk tu kā kolēģi, tāpēc... Paldies! Esmu ļoti priecīga, kur ir kūka? Jā, kur ir šampis? Kūka, pareizi. Ai, man viņam actually ir kūka. Labi, vai varbūt pašās beigās? Jā, davai. Viss, paldies, davai. Lieliski satura veidotāji pāris, jauni uzņēmēji Amanda un Dāvis studijā. Paldies, ka atnācāt. Paldies, ka uzaicinājāt. Kā jūs jūtaties šodien? Ļoti labi, paskatieties, cik brīnišķīgs laiks, kāds mums fons, mēs nevaram beigt priecāties. Sieva bija satraukusies pirms intervijas, viņa parasti satraucās. Nebija gan! Es jau redzēju tāds viegls uztraukumiņš no rīta, kaut ko tur ņemās un kustās. Tie vīrieši vienmēr tādā. Vīrieši, un tu nekad nestraucies. Es vispār nestraucos. Redzi, mēs arī šo vēlāk vēl varam apspriest. Kas vēl cilvēkiem ir jāzina par jums? Es jūs uzrunāju, kas man ir tāds tuvākais saistībā ar jums, bet kas vēl? Kas jūs vēl esat? Sāc vīrs. Tu taču nestraucies. Kas vēl, ko jūs varētu nezināt?
Mēs ar sievu esam izveidojuši kopā uzņēmumu. To jau, diemžēl, visi zina. Bet es esmu tehniskais direktors, un mana sieva ir radošais direktors. Varbūt to kāds varētu nezināt. Jo es par radošo un make-upu diezgan maz ko zinu, bet tagad jau lēnām kultivēju tās zināšanas, un man katru dienu kaut ko iemāc. Bet tas ir, un mēs abi esam sportiski. Varbūt to kāds nezina. Izbijuši sportisti. Nu, labi, dāvs vēl ir diezgan labā formā, bet es gan esmu jau tāds veterāns. Beidz, jūs abi esat lieliskā formā. Jā, bet dāvs ir BMX freestyle riteņbraucējs. Wow. Jā, viņš met kūleņus gaisā un tā. Vēl joprojām aktīvi nodarbojos, braucu šovus ar ekstrēmu velo komandu Green Trials, mini reklāmiņu. Un, starp citu, arī šodien Ernests Dzēbols olimpiskajās spēlēs kvalificējās finālā. Tas ir tā kā mega notikums BMX freestylam. Ko notiek šitais rubrikā ļoti labi iet iekšā, šitais ir aktualitāte. Jā. Un es esmu bijis basketbolists. 12 gadu spēlēju basketbolu. Jā, tu kaut kur tu biji stāstījies, vai es jau to atcerējos tieši? Es ik pa laikam kaut kur pieminu to. Man it kā sāk laikam atgriezties bišķi tā vēlmīt, kad varbūt vajadzētu atsākt pēc visiem šiem 6, jau vairāk gadiem. Vai tas notiks, es nezinu. Bet jā, reizēm jau tā kā pieskarties tai bumbai bišķi tā kā sāk gribēties atkal. Okay. Super. Es nezinu, kas vēl jauns, laikam. Nē, kas vēl pa mums jāzina. Mēs attīstam uzņēmumu. Būs jaunuma drīzumā. Nē, zinu, kas jāzina. Ļoti daudz cilvēku nezina, ka es esmu optometrists pēc izglītības. Jā, es to zinu. Tas bija tas, ko es zinu. Jā. Kas tas ir? Tas ir redzes aprūpes speciālists. Viņš izraksta briļu receptes, pārbauda redzes funkcijas un paskatās, vai ar acu struktūrām viss kārtībā. Ja nē, tas sūta pie acu ārsta, ja tā raksta recepti vai vienmēr sakot, pa acu veselību atbild. Jo es tev piesakoju tikai tad, kad es iepazinos caur universitātes postu. Redz kā? Jā, pirms jau sen, bet man bija tāds, wow, cik forši man patīk izglītot meiteni. Jā, izglītot. Vīrs arī ir izglītots maģistrs. Nav tā, ka es esmu tas atpalīdzējis ģimenē. Nē, mēs abi esam ļoti izglītoti. Mums abiem ir maģistra grāds. Varbūt to kāds nezināja, tikai es ar kaut ko višprot. Ok, super. Jūs esat viena no tādiem, man liekas, cik es nezinu daudz pārus, kas kopā veido droši kameras priekšā saturu un ļoti labi sev prezentē. Tiešām mums ļoti patīk tas, ko jūs darat. Un tad man ir radies jautājums, kā jūs sapratāt, ka vēlaties precēties tieši šajā vecumā, es teiktu jaunajā salīdzinoši, un šajā dzīves posmā? Šis ir ļoti labs jautājums. Zin kā, mēs sagājām kopā, ka man tikko bija palikuši 16 gadi. Es biju ļoti, mēs bijām ļoti jauni. Mēs pa lielam esam kopā izveidojušies gan kā cilvēki, gan kā personības. It kā katrs gājām savu ceļu. Un sports bija tas, kas mums ļāva katram iet to savu ceļu. Mēs nebijām salīmēti sākumā. Un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo tev ir jābūt savai personībai, bet kopā jums ir jābūt kaut kam lielākam. Okay. Un tā mēs tā pamazām dzīvojāmies kopā, bija labi kopā. Un, zin kā, mēs jau sadarinājāmies, bija kad 6 gadi, ka mēs bijām kopā, un 7. gadā apprecējāmies. Un tas liekas, loģiski, pēc tik ilga laika, ja tu neplāno neko dzīvē mainīt, un tu esi pārliecināts par to, kas jums ir, tad tas liekas tikai loģisks solis. Jā, okay. Jā, man liekas, visi punktiņi bija uz zīme. Mums bija arī vienāds tāds skatījums uz dzīvi, vienādi mērķi. Un, neko nevajadzēja mainīt. Tev viss likās ideālais tavs cilvēks. Un vienkārši tas bija laika jautājums, kad tas notiks. Ok, super. Un kā jūs teikt, kas ir tāda veselīga attiecība pamatā? Jāieklausās otrā cilvēkā. Un vienreiz ir jādara tas, ko otrs grib, un nākamo reizi jādara tas, ko otra, tikai jūs sapratāt, jā? Es domāju, ka kompromiss. Tu nevari, piemēram, vienam patīk skatīties futbolu, otram nepatīk. Tā kā tu nevari nogriezt ar nāzi, mēs skatīsimies vienmēr futbolu, vai mēs nekad neskatīsimies futbolu. Man liekas, tur ir jāspēj rast tie kompromisi. Un ja tās vērtības un intereses sakrīt, tas ir īstenībā ļoti viegli. Tā kā es neteiktu, ka sadzīvot ir grūti vai veidot attiecības ir grūti. Man liekas, ka nē, ja jums sakrīt tās domas un intereses, tad ir diezgan organiski viss tas sanāk. Man arī ļoti patika, man bija tāds wow, malači, jo man patika, jūs teicāt, ka jūs no sākuma tomēr sadājat pie tās sevis izveidošanas un kad katrs veido sevi un tad kopā ir kaut kas lielāks. Jo, manuprāt, es skatoties uz sevi vai uz citiem saviem paziņām draugiem, manuprāt,
tas viens no lielajiem klupšanas akmeņiem, kāpēc cilvēki jūtas jaunieši jūtas nelaimīgi tur attiecībās vai par sevi sāk kaut kā justies, jo pazūd šis te balans starp sevis veidošanu un attiecību veidošanu un kopīgo mērķu veidošanu. Tāpēc tas tiešām man liekas, wow, ka jūs jau arī, ka mazliet tik jaunā vecumā viss tik apzinīgi un viss tik forši un tagad viss forši. Es saku, man liekas, tas bija dēļ tā sporta, jo mēs bijām tik ļoti katrs iekšā tajā savā nozarē, kad nebija tāds, es tagad neiešu uz treniņu, jo man jāstiekās ar tevi. Nē, tā kā sports bija prioritāte, mums katram savs sports, un tajā brīvajā laikā, tad jau tu sāc izvērtēt, vai tev svarīgāk tikties ar draugiem, vai tomēr ar otru cilvēku, un kaut kā organiski tas tā attīstījās, kad mēs sapratām, ka viens otram mēs tomēr esam tie svarīgākie, tāpēc likās tā ļoti forši un organiski, jo primāri jau esi tu, un tad esat jūs, un tad ar laiku tas pārtransformējās. Jā, ļoti labi pateicis. Es pilnībā piekrītu. Viņš šodien daļu runā, neizstāst būtu satrauksies. Tad jau tomēr nav satrauksies. Kāpēc tu man tas samelojies, man liekas? Ok, un tad, kā jau Elis pieminēja, arī jūsu liela daļa no dzīves ir sociālajie tīkli, un mums interesē, kurā brīdī jums parādījās tie sociālajie tīkli un varbūt pat tieši kurā jūsu attiecību posmā parādījās sociālajie tīkli, jo tagad es redzu, ka jūs abi veidojat aktīvu saturu, bet kā tas vispār notika un ka jūs tagad arī kopā veidojat to saturu tik daudz? Tu gribi šeit runāt? Runājies. Jā, labi. Es jau sāku īstenībā, man bija Instagrams jau no kādiem 16 gadiem. Es sāku likt tur BMX kaut kādus trikus iekšā un tā tālāk, bet tas bija tāds vienkārši atmiņu albumiņš, tāds man elektroniskais. Bet tad sieva vienkārši kaut ko teica, es gribu sākt veidot saturu, sāku filmēt, un viņai sāka tur parādīties sadarbības. Es gribu šeit uzsvērt, jo īstenībā liels nopelns satura veidošanā ir mans vīrs, jo es tiešām tā kā Dāvim vairākas reizes teicu, kad ir tā doma, ka ir tā sajūta, ka tu gribi sākt, bet es Dāvim teicu, kā būs, kā man tur atteiks, un tad ko man tur citi padomās, jo tādas domas ir visiem no mums sākumā, būsim reāli. Un viņš teica, kas ir sliktākais, kas var notikt? Un es rītīgi kā šodien atceros, ka viņš teica, tev vienkārši var pateikt nē. Un es vēl joprojām šodienā eju ar tādu domu, kas var būt sliktākais, kas var notikt? Tev vienkārši kāds var pateikt nē, un labi. Viens nē, un eju uz priekšu, un tā pa lielam. Viņš man iedrošināja, jo tiešām es diezgan ilgu laiku raustījos. Un es sāku loģiski to darīt vairāk, un tad jau viņš organiski tajā saturā parādījās, sāka pats kaut ko darīties. Jā, man liekas, palīdz arī tas, ka katru reizi, kad mēs kaut kur braucām, tu vienmēr fočēji, gribēji visu iemūžināt un kaut kur jāliek. Viņi parasti izprintētās bildes jāliek atmiņu albumā, bet tagad es saku, tas digitālais albums ir forši tāpat ir atskaties. Un arī mēs izveidojām Patreon kanālu, kad bijām Balī ceļojumā, un tagad mums jau tur ir 50 video starp citu, un visādi tur piedzīvojumu, komodo brauciens, tas bija vienkārši tik forši atskatīties, un tā tas tikā organiski arī nāk tagad. Jā, mēs uz sociālajiem tīkliem skatāmies uz, kādreiz tie bija fiziski albumi. Tā kā ir forši, man vēl joprojām ir arī tāds fizisks bilžu albums, bet es uz to sociālajiem tīkliem skatos kā, uz virtuālo bilžu albumu, vienalga video bildes, tā kā Patreonā tur vispār reāli dzīves atskati un piedzīvojumi, kuros mēs esam devušies, un tas liekas tā baigi foršāk. Tu vari patīt atpakaļ to, kas bijis, un tāds baigi forši. Okay, un kā jūs teiktu, es teiktu, ka jūsu saturs tiešām ir baudāms, kvalitatīvs, ir redzams, ka piedomā pie detaļām, vai tas plūst asinīs, vai tas ir darbs un apmācības un video un skatīšanās, kā editot un tā tālāk? Tā, es varu sākt? Jā, sāc. Es teikšu tā, man tas kaut kur iekšā rītīgi bija, jo pat sākumā, tad, kad es, tā kā man bija tā doma visu fočēt un filmēt, es noteikti nedomāju, kā es viņu tagad editošu vai kāpēc es to daru, un es vienkārši sāku spēlēties ar CapCut, man vienkārši ļoti patika, es tur visas pogas sāku spaidīt, un vienkārši pašmācības taļā es neesmu skatījusies pilnīgi nevienu montēšanas video, vienkārši tu, piemēram, tu skaties kaut citu cilvēku saturu, tu iedvesmojies, un tad tu domā, kā to var izdarīt, un tad tu vienkārši
vienkārši sāc spaidīt tās saproti. Tu vienkārši, nevis tu raksti googlē un meklē, bet tu vienkārši domā, tu saproti, ka ar tām pogām to var izdarīt, un tad ej un eksperimentē loģiski. Sākumā tas prasa ļoti daudz laika, bet, kad tu dari 5. reizi, tad jau ir krietni vieglāk. Kā ar visu. Jā. Bet nekādi papildus kursi, nekas tāds. Mēs viens otru arī diezgan stimulējam, jo, kā man teica, ieraugot kādu foršu video, foršu pārēju vai kaut kāda interesants tas transitions, kā es minēju. Tu arī gribi pamēģināt, un tikai ar katru video kaut kā tas nāk un gribas laiku kaut ko uzlabot vai to kvalitāti, pirms mēs tikām pie kameras, kaut ko visu laiku gribas likt klāt, un tā tas nāk vienkārši. Runājot arī par kvalitāti, mums ir tā, ka tas ir tik interesanti, pat tad, ka mums ir, piemēram, atsevišķie projekti, man liekas, nav bijis neviens video, ko es esmu ielikusi vai aizsūtījusi klientam saskaņošanai, pirms es viņas parādījusi Dāvim. Tā kā viņš vienmēr aprūvo manus video, un es vienmēr aprūvoju viņa video. Un tā kā, un ja ir kaut kas sakāms, ka tev ir tik tuvs cilvēks, varbūt svešam cilvēkam, tev būtu, tā kā bail teikt, tev tur tā skaņa nav ritmā vai kaut kas, vai tie transition, bet tad mēs arī viens otru tā kā, kritiski novērtējam. Tas īstenībā ir ļoti forši. Es zinu, ka mēs arī mūsu starpā ik pa brīdim pajautājam tā kā viedokli par kaut kādu video, vienalga vai darbu vai kaut kāds privātais, bet īstenībā es vēl gribēju pieminēt, ka tiešām es esmu redzējis tik daudz Amanas video, un man patika, ka tu pateici, ka tu to dari CapCutā, jo es esmu skatījies Amanas video, man tiešām tāds, viņi tiešām tik labi māk visu šito samontēt. Un man tagad prieks zināt, ka viņi to dara CapCutā, jo tad nozīmē, ka es to arī varu izdarīt. Jā, un to var izdarīt jebkurš, tāpēc, ka man pat nav maksas versija. Mēs bez maksas versijā, tiešām. Mēs savā ziņā ties kopie cilvēki, tā kā mums nav nekāda prīmijuma un maksas versijas, tas viss ir bezmaksas opcijas. Tāpat mums īstenībā, rediģēšanai nav pilnīgi neviena maksas aplikācija. Kādreiz mums bija captions, bet kaut kas tur nepatīk, viņš diezgan slikti strādāja, un mēs vienkārši atcēlām to abonementu, arī tas mums nav vairāk. Wow! Mēs esam šokā. Un tad mēs varēsim atcerēties, mēs gājām uz Jungle koncertu un mēs runājām par to, ka vienkārši tik daudz naudas mums aiziet visās miljonus programmas, kas mums ir vienkārši saliktas un neatcels, jo kaut kad jau vajag. Kaut kad jau vajag, un tā no mēneša uz mēnešu vēl kāds. Wow. Bet mēs esam apsvēruši domu, kā vajadzētu, vismaz pamēģināt. Tā kā, ja jūs redzat vēl kaut ko jaunu, tad visticamāk, tad būs arī maksas versija. Jā. Okay. Nav vēl bijusi, Pagaidām nav. Sapratu. Un vai jūs attiecībās ir bijuši kādi šķēršļi sociālo mediju satura dēļ? Varbūt kāds kaut ko grib publicēt, kāds negrib. Jo man pašai personīgi arī ar draugu ir tāds, viņš vispār negrib rādīties kamerā, bet tad arī ir tas, bišķīti ņovār. Un tad tā kā es viņam uzspiežu un saprotu, ka tā nevar darīt. Viņam ir savs viedoklis un man ir savs. Un tad vai jums ir kaut kas, varbūt ne uz to pusi, bet kaut kā citādāk? Mēs tāpatām aprūvojam to kontentu, ko mēs liekam, vai tajā video. Nē, man šis nepatīk, nesaku, tur kakls izstās krunku uzmetusies, kaut ko tādu. Bet mēs viens otru saskaņojam saturu, un ja nepatīk, tad tiešām mēs vienkārši neliekam to bildu, izņemam to kadru ārā, bet... mums ir vairāk par privātajām lietām. Es ļoti... Es sargāju savu ģimeni, savus tuvos, un tā kā es cenšos ļoti nodalīt to, cik daudz mēs rādam. Un, reizēm ir tā, ka varbūt viens grib parādīt vairāk nekā otrs. Vai viens grib paprovocēt vairāk nekā otrs. Un, tad bet tas ir tās tēmas, kas rūp. Jā, tā ir ģimene, runas par bērniem un tādas lietas, ko mēs... Privātā dzīve, ko, tu vari rādīt savu ikdienu, bet tad tādās dziļumos mēs iekšā nelienam un arī par to mēs publiski baigi runāt. Nerunājam, jā. Perfekti izrāvāt vārdus no mutes par nākamo jautājumu, kas tieši tā arī bija, kā jūs raugaties uz privātās dzīves publicēšanu. Bet skaidrs, ka ir tās robežas, un par tām ir jārunā, lai būtu viss uz viena viļņa. Jā. Un, kā jūs tā teikt atrodat to balansu starp darbu sociālajos medijos un attiecības? Jo jūs jau publicējat arī attiecības, bet gan jau, ka ne visu. Un tad, kur ir tās šajās jautājumā tās līnijas? Mēs esam baigi sauguši kopā. Mēs dzīvē, man liekas, visi esam sadalījuši, kas ir viens sadalāms māja, biznes. Mums uzņēmums uz abiem ir un viss ir divās daļās, bet kaut kā līdz šim esam atraduši veselīgo to vidusceļu starp saturu, darbu un attiecībām. Es nezinu, kā mums tas strādā, bet mēs arī, aizbrauc uz kaut kādu nāmiņu, izdara darbu, pēc tam taču tāpat atpūties un izbaud viens otru laiku. Un,
Nu, jā, darbs tā kā ir, varbūt, ka darbs ir primārais. Nu, mēs tāpat tās arī, kā jebkurš cits cilvēks, kurš iet uz darbu, mēs darbu liekam, pirmajā vietā, un tad ir sekundāri, tāpēc, dienas sākumā mēs varbūt katrs esam savā istabā, savā telefonā, datorā, montējam, rediģējam, rakstam vienalga, bet, tomēr tās ēdienu reizes mums paiet kopā, vakar mums paiet kopā, un, man ir svarīgi, ka mēs ieplānojam kādu to randiņu, kad mēs tos telefonus tā kā, atstājam malā, jo, ir grūti īstenībā, tā kā tas darbs grib lausties arī tajās randiņu sarunās. Kaut kur tu gribi parunāt par biznesu, ko vajadzētu uzlabot, tu gribi parunāt tā kā, vispār par jebko, tā kā, kas ir saistīts ar darbu, bet to jācenšas sadalīt, tas nav tik viegli. Es pieminēšu, vienkārši mēs arī strādājam pie attiecībām. Tas nav tā, tas nav dabiski, mēs dzīvojam kopā visu laiku, pavadam laiku, tas nozīmē, ka mums viss strādā. Nē, mēs arī īstenībā iegūdam laiku un tā kā veltam viens otram tur mazais pārsteigums, randiņš, kā Jāmāna teica, ka tas nav tā pašplūsmā, ir jāiegulda arī tur darbiņš. Jāatrod laiks, sev. Jā, es vienkārši, tas nav mums tepat sagatavots, bet es vienkārši ļoti bieži esmu diskutējis par to vispār darbu sociālajos tīklos un to tā kā satura veidotāju influenceru dzīves, kā gribi. Un, es redzu, ka jums ir tāds balans, bet tomēr arī, jo man ir bijuši tādi brīži, kad iet grūtāk, un es dažreiz pat esmu pieķēris sev pie tā, ka nav gluži tā, ka man ir grūtāk dzīvē vai grūtāk darbā, jo, manuprāt, ka tu esi satura veidotājs un aktīvi publicē savu ikdienu, kaut kādā ziņā jau tava dzīve ir, tava dzīve un tavs darbs, un tas, ka tu visu to rādi, tad sajiet kopā tas darbs un tava dzīve, un tas arī ļoti bieži, rada to izaicinājumu, to sabalansēt, un lai, ja viens cieši, tad otrs necieši, kaut kā tā. Es piekrītu. Mūsu satura veidotāja dzīve ir grūti atdalīt, jo mūsu dzīve ir pa lielam parādīt, kāda ir mūsu dzīve. Jā, un es arī saprotu, kad ir, piemēram, tās sliktās dienas, un it kā no vienas puses tu gribi parādīt, tā kā mainīt to cilvēku stereotipu, kad satura veidotājiem viss ir perfekti, un mēs dzīvojam paradīzē, un tu gribi parādīt to reālo dzīvi, kā ir, bet, piemēram, arī tajā grūtajā momentā tā kā saņemties, ienākt un pastāstīt to ir viens, un otrs ir pēc tam, kad tā otra cilvēka daļa, tā kā tev pateiks, ko tu čīks, tev jau viss kārtībā, kad tur arī baigi jāmeklē tā robeža, cik daudz tu gribi. Patiks visiem. Jā, taisnība. Skaidrs. Mēs apsveicam jūs arī ar jauno uzņēmumu. Tā ir mums tāda pēdējā sadaļa šajā visā, bet izskatās viss tiešām super. Izskatās ļoti skaisti gan sociālajā medijā, gan arī kvalitāte ļoti labi izskatās. Arī apskatīju mājaslapu. Kāds bija tas uzņēmuma izveidas process? Kas bija viegli, grūti un varbūt ko jūs darīt citādāk? Šitas te būs vīra jautājums, jo, kā jau mēs minējām, vīrs ir tehniskais darbinieks, direktors. Visi tehniskie. Jā, visi tehniskie darbi, sākot no mājaslapas līdz grāmatvedībai, birokrātijai un visām papīra kārtošanām. Jā, vīram iepriekšējā pieredze ir zero. Vīrs izveidoja uzņēmumu, vīrs izveidoja mājaslapu, kā mācēja. Man tiešām nebija nekāds backgrounds. Es zināju lietu, ka ir tādi, ka var uzbūvēt, bet es domāju, nē, man ir jāsaprot tās sāls, un es negribēju tiešām 1000 maksā mājaslapu kārtīgi. Nē, man bija tā šita, ko man jautāt par mājaslapu? Viņš vienkārši samaksāja kādam. Jā, samaksāja. Man ir jāsaprot, par ko es maksāšu, un es tiešām teicu, es izveidošu kaut ko pa naktīm, tur kaut ko mēģināju, sacīnīju, un kaut ko izdevās, bet man jau ir jau 2., 3. versija galvā, kā es viņu pārtaisīšu. Tā ir ļoti laba man vīra īpašība. Piemēram, es esmu cilvēks, kurš baidās no jaunām lietām. Man patīk manā komforta zoniņā, bet manam vīram ir pilnīgi pretēji. Viņš kaut kas jauns, davai maucam, tā kā jauns zināšanas, davai maucam. Un tā viņš pats visu darīja. Arī viss tā produkta, atrašana un viss tas piegādātāju meklēšana, tas ir tiešām viss paša darbs, mums neviens to nepalīdzēja. Man bija tā sevi, es gribu izdzīvot to posmu, to ķēdīt, kā tas viss notiek, un tad jau varbūt kādam deliģēt to mājaslapas izveidi, es zināšu, kā es patiesībā gribu, vai kaut ko citu varēšu deliģēt tālāk, bet sākumā pašam ir jāsaprot tas viss. Jā. Tā, īsumā tā, un viss arī, kad runā par valsts visām birokrātijām.
es izlasu to teikumu, un es nesaprotu. Es izlasu to teikumu, un es nesaprotu, kas tur ir rakstīts. Un izlasu mans vīrs, un viņš tur atver kaut kādus pantus, un atrod, kurš tas ir. Viņš saka, jā, viss kārtībā, mums viss atbilst. Un man tāds, ko? Nu, jā, tāpēc es nezinu, kā to var izdarīt viens cilvēks. Un man liekas, mums rītīgi paveicās, ka mēs katrs atbildam pa savu nišu un nejaucamies viens otru lietā iekšā. Jā, es pat atbildu uz taviem ēpastiem, citreiz tādās birokrātijas lietās, un es pāras līgumus parasti. Vienkārši sieva var darīt to, kas viņai padodas. Man daudz lietas nepadodas, kas viņai viss tāds radošais un tas redzējums un plānošana. Man padodas vienkārši smieklīga lieta. Mums ir pievienot visu ēpastu, tā kā Dāvim mans ēpasts uzņēma ēpastu, un man arī Dāvja ēpasts uzņēma ēpasts. Un tā kā nāk paziņojumi, viņi nāk no visiem, no ēpastiem. Un es tā kā, es baigi nepievēršu uzmanību, kam viņi atsūta. Es vienkārši, atnāk ēpasts, viņi atver atbildu. Mums ir viens klients, kas ir abiem diviem. Nu, tā kā raksta mums atsevišķu. Un es atbildu to ēpastu, un es saku, kā jau es visam sirsniņām, tur sirsniņa acīm, visiem tur lava emoji. Un dāstā, tu zini, ka tu aizsūtīji no mana tā kā ēpastu. Jā, tur ir sirsniņas un sirsniņa atstiņas, vēl tur viss kaut kas bija sasūtīts. Un jā, es kā meitene, es tur, rītīgi izrādu savas emocijas, bet Dāvs jau bišķi piezemētāk, bet izrādījās, ka es no Dāvja ēpastās aizsūtījus, atbildējus. Tāds, nu labi. Saņēmējiem tāds, vai šī ir kaut kāds dzīve? Jā, apmēram. Flirtiņš caur ēpastiņu. Cerams, ka nē, bet... Wow. Jā. Bet, nē, man vispār prieks dzirdēt. Nu, wow, man tāds prieks, jo jums ir tā kā, jūs esat gan komanda, gan jums ir kopdzīve, gan viss tik skaisti. Man tāds prieks. Man ne, Instagram krustmāte un krustāvs. Jā. Gan jau kādreiz parādīsies šāda nominācija. Super. Jā. Nu, mūsu noslēdzošais jautājums būtu jūsu jauno uzņēmēju ieteikums citiem skatītājiem. Un, vienkārši ieteikums kāds. Es tā varu bišķiņi rupjāk, kā man sieva saka, nevajag mīst. Tas bija arī teiciens pozitīvs. Nu, jā, tas bija teiciens arī citās intervijās, jā, bet es uzskatu, ka, zin kā, ja tev iekšā ir doma, ja tev iekšā ir kaut kāda doma, aicinājums, tad tev vienkārši tas ir jādara. Tā kā, būs, tev noteikti nesanāks uzreiz, tev būs stragli, tu domās, kāpēc vispār sāki, vai tev to vajag, būs visu cilvēku, citu cilvēku viedokļi, varbūt neadekvāti jautājumi, bet, tā kā, nevar to sajūtu, nevar aizstāt, kad tu saņem tās labās atsauksmes no cilvēka. Tā kā, tu esi, kas man te? Tu esi, tu pats esi 100% pārliecināts par to produktu, ko tu dod, bet, zin kā, mēs esam katrs pilnīgi citādāks. Citam cilvēkam ir citas prasības, citas vēlmes, tā kā tehnikas, kā viņš to dara. Bet tad, kad tu saņem tās labās atsauksmes, tev ir tāds bāts. Tā kā, un kad cilvēki saka, ka viņi jau sen to gaidījuši, un kad būs vēl kaut kas, tas nevar atsvērt to. Es saku, mēs vēl tikko sūtījām uz Vāciju vienam džekam, tā kā paciņu viņš sievai dāvināja kā jubilejā. Un es pateicu, kā jubilejā, kas tas pakcents bija. Bet jā, viņš viņš saka, kā jūs tik ātri to izdarījāt? Viņš saka, viņam sajūta, ka mēs paši aizbraucām, nolikām to paku. Un tā kā, ka tas viss notiek tik ātri un organiski, bet tāpēc, ka mums rūp. Un es domāju, ka to mēs arī novēlam katram. Tā kā tas, kas kaut ko taisa, tā kā primāri tomēr likt to cilvēku un pēc tam tā kā savu produktu, peļņu un visu pārējo, jo tomēr cilvēks jau ir tas svarīgākais tādā visā. Mums arī palīdzēja tas, ka mēs viens otram vienkārši ticam. Es ticēju Amandas idejai, jo viņa ir radošais direktors mūsu ģimenē. Ja? Es ticēju viņas idejai, es saskatīju lielu potenciālu. Viņa man tur katru dienu sēja to domiņu. Ja? Un arī vienkārši ir jāuzņemās risks, jo tev ir tā sajūta, tas pats, kas satura veidošana. Tu gribi, tu pamēģini, kas jau nenotiks. Protams, var zaudēt kaut kādu naudu, bet tu jau neriskēsi ticamāk ar visu. Sāc ar mazumiņu, kaut kādu, taču jātiecās uz to savu vēlmīt, jāriskē un jādodās, citādi jau nekas nebūs. Wow, es jūtos tik saviļņot un iedvesmot. Tā kā es tiešām
Wow, vienkārši nav vārdu, ir vārdi. Nē, man liekas, vispār klausoties jūs un sēžot ar jums, jo man iepriekš bija, man īstenībā, man liekas, tu teici, man ļoti liels stress par šo epizodi un kaut kāds satraukums šodien, bet man viņš pārgāja. Man ļoti tiešām liels prieks, ka mēs jūs pasaucām, ka jūs tikāt un jūs tiešām tik daudz, vienkārši jūs esat iedvesmojoši un man prieks ar jums skatīties un jūs pazīt un runāt ar jums. Mums ir arī ļoti liels prieks, ka jūs uzaicinājāt. Tad, kad jūs uzrakstījāt, un jau bija tāds, protams, kas tas vispār par jautājumu. Tā kā, jā, visi tik forši gaiši cilvēki, tā kā tas jau, un arī otru puskamerai visi forši un gaiši cilvēki. Tā kā, jā. Jā, labi. Varbūt jums, pasaka, tu man... Bija ļoti, ļoti vērtīgi. Manuprāt, mēs aizķērāmies daudz, ko es ceru, ka arī jūs skatītāji. Tāpēc noteikti mīļš paldies, ka piedalījāties. Noteikti sekojat gan AMS, es nezināšu precīzi, kā varbūt AMS Beauty EU, tā kā gan mājaslapā amsbeauty.eu, gan arī visos sociālo tīklu platformās AMS Beauty EU. Jā, tas ir mūsu uzņēmuma konts, un mūsējos jau jūs zinat. Amanda un Dāvs līdzīši. Mūsu pēdējie viesi, bet varbūt pat tādi grandiozākie un varbūt tādi skaļākie vai vienkārši visvairāk turējuši mikrofonu rokā. Mums ir 2 mūziķi. Vienu no tiem ir Grēta, jeb Grēta Grantiņa, kura ir 2021. gada X-Faktora uzvarētāja, Universal Music Group izpildītāja, artista un mini-albuma vēl aizvien manos sapņos autore. Čau, Grēta! Čau! Un blakus mums Grētai sēž neviens cits kā mūziķis, gan ar savu veiksmīgu mūziķu karjeru, gan arī ar visiem zināmo grupu Olas, kurš ir arī spēris kāju arī kino industrijā, kā mēs noskaidrojām tev stalkojot. Alice gribēja arī pieminēt, ka tu esi satura veidotājs, un tas ir Arvis Reiks. Reiks. Un vispār mums arī ir jāpiemina to, ka Olām ir jauna dziesma, Saule aust. Tieši tā, tikko, es atnācu reāli 5 minūtes pirms atnācu tieši viņa iznāca. Tā kā mēs ēdām kūku visu kopā, baigi forši nosinējām, tā kā prieks. Tā kā mums noteikti, mēs taisam tagad pirmatskaņojumu vai kā mums izskatās? Saule aust, zvaigznes krīt, telefons nav ieslēgts, pienāk rīts. Es gribu, lai nāc man līdz, ar tevi tejot līdz pienāk rīts. Yeah, vēl joprojām nesaprot, ko tu domā. Tu esi šeit un es brūku lēnām kopā. Tik daudz fakas nāk, ka mans otrais vārds ir pakomāts. Varbūt esmu bijis pietiekami akurāts. Viss Daugava kā tāds akvaparks. Tās jahtu balas vairs nav aktuāls. Tavas acis tās mani traku dar, un es gribu tikai tevi šai vakarā. Ja es gribu tikai, lai tu man blakus stāv, jo es nevēlos pazaudēt sapnis, lai zvaigznes krīt katru nakti. Saule aust, zvaigznes krīt, telefons nav ieslēgts, pienāk rīts. Es gribu, lai nāc man līdz, ar tevi tejot līdz pienāk rīts. Saule aust, zvaigznes krīt, telefons nav ieslēgts, pienāk domā deju jau, jā? Es jau domāju, cik tas deju. Gribās dejot, gribās Tā ir vasaras noslēgums dziesma. Jā. Gribu, lai nāc man līdz, ar tevi tejot līdz pienāk rīts. Saule aust. Telefons nav ieslēgts, Tas bija 12 naktīs studijā, kad pēdējais teiks. Es visu, ko arī iemaucā. Tas tā. Bet ļoti labs tāds ķirsīts uz kūkas beigās. Nu, Lāsma. Approved! Ļoti labi, ļoti labi. Nākamais atkal vasaras hīts ir gatavs. Paldies! Wow, super, Paldies jums, super. ļoti paldies. Šis bija reāli krūti. Man liekas, tiešām dziesma tādu augusta, kad tu mēģini noķert to pēdējo vasaras mēnesi, tu mēģini izdzīvot uz 100, jo tu saproti, ka vasara tik īsti, cik tā ir, bet man liekas, ka tiešām tas vajag labi samanītīvi būs krūti un arī aizieš tā dziesma būs baigi kruta. Paldies. Jā, Super. īstenībā šo dziesmu varēs dzirdēt arī samarītī. Jā.
Jā. Pirmais koncerts skaitīsies, vai nē? Bija. Pirmais izpildījums dzīvē. Jā, tā sanāk. Ar jums kopā varbūt. Jūs būsiet samarī? Mēs būsim. Lāsma mums arī te iepriekš runāja, un Lāsma teica, es manifestēju, lai es būtu ar olām. Nu, redzi, tā kā mēs piepildām viņas sapņus. Mēs tieši pasaucām, lai tu vari šo sapņu piepildīt. Mēs pozitīvi neatnācām līdz jums. Jūs bijāt, vai ne? Jā, jūs tur aizsādus kaut ko, un tad samarītī tas mums jāizdara, es domāju, ne? Obligāti. Sarunāts. Bet jūs tagad atceraties, un tagad ejiet. Viņa, ka jūs būsiet samasā. Nē, mēs jau, mums tad mums ir 2. dienā 5 jāuzstājas. Tad vienkārši mēs sarunājam jau pirms, ka mēs tiekamies tur un izdomāsim, ko darīt. Nu, uztaisīsim. Kā reizi, domāju, ap 4 būsim pamoduši. Ap 4 pamodīsimies un dosimies tālāk. Nu, ko, mēs varbūt ķersimies pie mūsu jautājumiem, ko mēs dikti gribam noskaidrot. Un pirmais ir tas, cik sen mūzika ir bijis daļa no jūsu dzīves vispār? Jā, jo skaidrs, ka jūs esat mūziķi, katrs kaut kādu konkrētu laiku, bet tā mūzika tieši jūsu dzīvē, tā kā, nezinu, jau dziedāja, kad vēl nebija zobi vai nu, tādā garā. Vairs jau nav. Līdz vairs nebūs kad zobi. Kad nav bijuši un kad jau vairs nav. Nu, man, tu sāksi vai es sākšu? Droši. Nu, labi, es sāku repot, ka man bija 12 gadi. Tad es uztaisīju savu pirmo dziesmu. Nu, klases vakarā uzstājos, kad 12 gadi bija 5. klase. Angliski sākumā. Un pēc tam mēs rakstījām iekšā dziesmas tādā maģītī. Es nezinu, kas tas bija pa maģīti, bet iespraužot austiņu, tā kā mikrofonu vadā, tu vari ierakstīt arī tā kā mikrofons. Mēs rakstījām iekšā kaut kādos diskos, kasetēs un visādos trikos. Un tad 15 gadi, kad man bija, tad izdevu savu pirmo mixtape disku. Jā, tur bija kaut kāds 10 dziesmas, un tad viņš tur pārdevās kaut kādā 115 veikaliņā, kreisā krasta tā laika. Tad man paņēma grupā Kreisais krasts. Pēc tam, kad man bija kaut kāds vecārs, mēs uztaisījām olas, jau 19, 20, jā. Un tad viss aizgāja tā diezgan vairāk, jā, tā kaut kā. Tad es sāku solo, tur taisīt par Latviju tādas dziesmas, bet sanāk no 12 gadiem jau, jā, diezgan ceļi. Okay. Es gribu jau pirms Grētas sāk runāt, es zinu, ka viņai mūzikas gaids tomēr arī ir jau no bērna kājas, jo mans mīļākais video ar Grētu ir tu līki savu brāļu dzimšanas dienā, kur jūs ar brāli dziedājāt, un tas video ir tik wholesome. Tāpēc zinu, ka tas arī jau nāk no mazas bērna kājas. Ir, nu, man ir tāds, man liekas, klasiskais stāsts par mūzikas skolu. Jo es sāku bērnu dārzā, mums bija popgrupa stendē. Wow. Tad es dziedāju popgrupā, bet tad es pārgāju spēlēt violi. Jo es izdomāju, ka es laikam nedziedāšu tomēr. Un tad jau aptuveni 2 nedēļas, kad es sāku spēlēt violi, sapratu ļoti liela kļūda. Un tad es 8 gadus mocījos aptuveni. Un tad es pabeidzu to violi, bet es sapratu, ka es gribu dziedāt. Aizgāju uz Ventspils mūzikas skolu, gadu biju tur. Sapratu, gribu kaut ko mazliet vairāk, gribus uz Rīgu. Un pārnācu uz Rīgas domu korskolu. Tad mācījos mūziku nodaļā, bet kaut kā es laiku jūtu, ka man gribas to solo karjeru. Man gribas izdot to savu mūziku, jo man ļoti patika dejot, man ļoti patika uzstāties, bet es kaut kā jūtos nelīdz galam tajā vidē, kurā tu izpildi citu cilvēku stāstu vai dziesmu vai deju, vienalga, kas tas ir. Un tad jau bija liktenīgais lēmums dziedāt vai nē, jo X-faktors bija goda vārds tāds, tā kā nosauksim to par krieva ruleti. Jo es nevarēju izdomāt, vai man dziedāt vai nedziedāt, jo, zin kā, tas bija arī Covid laiks. Jā. Un viss, un zin kā, visiem bija jau tā sajūta. Mūzikas karjeras beidzās. Jā, tā vispār nezinu, ko darīt, un manējā vēl nebija pat sākusies. Jā. Un to bija tāds, zin ko. Jau bija pirms tam? Nē. Vispār, tā kā pirmās dziesmas sākās pēc X-faktora. Wow. Un tad... Un un es biju vispār pateiks, ka es nedziedāšu, es nedziedāju vispār 4 mēnešus, nevienu skaņu vispār neizdevu, un bija tāds, ejķi uz savu mūziku vispār. Un tāpēc, ka uznāca kaut kā tāds, bēda kaut kāda, ka tu nevari to darīt, tu aiziet tajā protestā uzreiz. Jā. Un tad man vairāk cilvēku vienkārši teica par to, aiziet uz X-faktoru. Es saku, kas jūs normāli esat? Man jau tā ir bail no cilvēku kaut kādas kritikas kaut kādā ziņā, no kuram nav bail, zini? Jo tu vēl nekas tur neesi pirms tam bijis uz lielajām skatuvēm, tad tu aizēji. Un tad es domāju, labi, darīsim tā. Dieviņš nav mācējis bērns. Ja man būs lemts šito darīt dzīvē, tad man saies. Ja nesaies, tad reku tev zīme ir. Un soļot dari kaut ko citu. Jo zināju, ka man tad būs mierīgāks sirds.
Jā. Vismaz pamēģināt, vai ne? Jā, vismaz pamēģināt, ka tu, un tad pamēģināju, baigi labi sagāju. Baigi labi sanāca. Es nereāli priecājos, ka man tāda iespēja ir. Tu jau tāpēc... hārdi arī piegāja pie tā visu, un es skatījos to storiju visu, un man liekas, baigi cool. Tā arī ir, man liekas, ka jebkurš, kas kaut ko reāli grib, ja viņš riktīgi grib un strādā pie tā, tad viss izdodās un viss saliekas. Man liekas, ir, zini, tā doma, ar ko es piegāju, man liekas, kas man bija tieši vieglāk, jo tajā momentā es gāju tiešām būs vai nebūs. Un jo te ir doma, ka tu kaut kādā ziņā samierinies, ka var arī nebūt, tad tev ir daudz vieglāk, jo tu ej all in, būs vai nebūs. Nevis, ka tu baidies, ka tu gribi tikai, lai sanāk, bet ja tev ir tāds, ka tu apzinies, ka var arī nesanākt. Okay. Tad un, teiksim, tavos skolas laikos tev bija bail, ka tev nesanāks, vai tev bija vienalga? Man? Bija nereāli bail. Jā, man tā kā, es pirmo dziesmu, ko es ierakstīju 13 gados, nezināju arī, vai viņu vispār laist ārā, vai nē, vai laist, nē. Un tad kaut kādos 15 mēs izdevām, tad, kad es sapratu, ka visi kārtībā, 15 gados mēs izdevām 3 džeka dziesmu, palaidām un visu skolas meitenes dziedāja vārdus no galvas. Tā kā, un mēs sapratām, tā kā kaut kas tur ir. Un tad es biju tas džeks, kas teica, davai, taisam vēl 10. Jā. Un, tad beigās viens pats arī tās 10 uztaisīja. Jo, tā kā, zini, ir daudz, kas it kā grib, bet viņi nav gatavi darīt. Un es domāju, tā barās arī ir kaut kādiem viģikiem un visu kaut ko jūs darat. Visi it kā grib to, kas notiek, kad tu dabūni to successu, bet neviens negrib reāli ieguldīt tajā darbu, jo, man patīk tas pats process, kā tu raksti dziesmas, kā tu domā idejas un viss tas, un tas bija forši, jā, tā prieks. Super, un šis arī ļoti saistīts ar to mūsu nākamo jautājumu, tad vai tas ir tāds iedzimts dzinējs, vai tas ir vienkārši darbs, teiksim, no nulles, tu varbūt neesi nekāda pieredze mūzika, bet tu vari ieguldīt darbu, un tu vari kļūt un dziedāt, un tā. Es teiktu, ka manam tētim tāds ļoti labs vispār teiciens ir. Mans tētis var tāds teicienu meistars, es varētu nosaukt. Viņš saka, ja tev ir talants, un sākumā ir šeit, pārējie ir šeit. Bet ar talantu tu vari arī palikt te, bet ar darbu tie cilvēki aizskries tev uz priekšu, viņi strādās. Bet ja tev ir talants un tev ir darbs, tad tu vari uzšauties, bet tikai ar talantu tu nevari dabūt visu gatavu. Tā kā es uzskatu, ja tu vari ar darbu panākt visu kaut ko. Vienkārši, ja tev sākumā ir iedots talants, tev ir maza priekšrocība uz to. Te pašā laikā es domāju, tu nemaz nevari saprast, pārbaudīt, vai cik liels ir tavs talants, ja tu neiegūti tajā darbu. Tā kā, piemēram, Žānis reperis, jā, es neteiktu, ka viņš bija talantīgākais reperis, jo viņš nebija reperis sākumā, ka mēs izdevām mūsu pirmo dziesmu, ne? Bet kā viņš ir tagad attīstījies, vai, piemēram, kā es repoju, ka man bija 12 gadi, es izklausījos pēc mazas meitenes, kas mēģina pēc iespējas ātrāk runāt. Vienkārši tā izklausījās mans reps. Un, man liekas, tad vienkārši tā kā pamēģini, tāpēc, kā tu pamēģināji X faktorā, vai ne? Jā. Es saku, jāpamēģina, viss kaut kas ir, un tad būs vai nebūs. Tas ir jautājums. Ok, un tad šis tāds plašāks jautājums, bet vienkārši mēs esam novērojuši, ka ir tāds fenomens, pieņemsim, kur cilvēki aizsāk savu mūzikas karjeru, mūzikas šovā, tā to nosauksim, bet ļoti daudz ir, pieņemsim, tiešām tagad liela atpazīstama izpildītāji, viņi tur sākuši savus karjeras tur Disney Channel kā aktieri, un tad viņi aiziet uz to mūzikas karjeru. Citi tāpat varbūt aktieri, bet, citiem ir veiksmīgāk tā mūzikas karjera, un viņi paliek par mūziķi, un ir tā kā mūziķi, bet citi vienkārši pāriet, vienkārši uz mūziku, jo, izskatās tāds labs outlets, un kur vienkārši, kur likt to savu kaut ko iegūt, un tad vienkārši, dzied, lai, kaut kāda gan jau, wow, vēši met mūsu gaismas. Mums ir arī, protams, daudz mūziķi, kuri pieņemsim, tagad mums ir TikToks, un daudzi tagad mūziķi ir viena no vislielākajiem izpildītājiem pasaulē, jo viņu dziesmas tiek, basically, to sauc par TikTok dziesmām, un viņi vienkārši visu to savu karjeru aizsāk caur TikToku. Un mums tas jautājums laikam ir tā kā, jo daudz nosoda to, daudz nosoda arī, pieņemsim, kad influenceri izdomā, ka viņi tagad pamēģinās mūziķu karjeru, un, loģiski, ka citiem sanāk labāk, citiem sliktāk. Un es vienkārši interesē, kā jūs jūtaties par to, un kas ir tā, kura no tām ir tā veiksmīgākā stratēģija? Man liekas, ka es neesmu tas, es zinu, ka tie pareizie dziedātāji vai pareizie reperi, kas saka, ka tu nevari repot, jo tu neesi īstais reperis, vai tu neesi tur dziedātājs un tu nevari dziedāt, vai, es domāju, ka kāds var darīt, ko viņš grib, vai ne? Nevienam ir kādu priekšnieku nevajadzētu būt.
Un tā kā es domāju, kāpēc ne, ja tu esi influenceris un tev dziesma aiziet fucking vairāk, kāpēc tu esi sliktāks par citiem? Nu, tā kā es nezinu, nu, tādā ziņā varbūt tu nevari tur izpausties, ja tev nav tā muzikalitāte tik ļoti, vai ne, bet man liekas, tas ir reāli cool, kad šajā laikmatā tas ir tieši krūti, ka tu bez nekāda backgrounda vari no nulles izšauties tā, ka tu pelni miljonus pēkšņi. Tas, man liekas, ir cool. Tā ir tā unikalitāte mūsdienām tiešām un visiem medijiem, kas ļauj šīs iespējas ķert. Es tieši, mēs ar Lāsku pirms tam iekšā runājām par ļoti vispār līdzīgu tēmu, par mūziku un par influenceriem un tā tālāk. Un es viņai teicu, ka, manuprāt, mēs visi esam vienā industrijā. Būsim reāli, mēs visi izklaidējam cilvēkus. Jā. Mums vajag cilvēks, lai mums vispār būtu darbs. Jā. Un tad es arī tieši teicu, ka es īsti vēl aizvien nesaprotu tos cilvēkus, kas nosoda visu influencēšanas pasauli, jo kaut kādā ziņā mums pat nebūtu karjeras, ja nebūtu tādi cilvēki, kas influencē citus cilvēkus, jo jūs liekat apakšā mūsu dziesmas. Mūsu dziesmas iedzem reklāmām, un tā visa ir influencēšana. Tāpēc man vispār nekad nekas nebūtu pretī, ja influenceri sākt veidot mūziku, jo gal galā mēs kā mūziķi arī kļūstam vienā brīdī par influenceriem. Jā. Jo mums parādās sadarbības. Man arī, piemēram, ir milzīgs sadarbības partners Nikes, jā. Jā. Un es vienkārši viņus bāzīšu priekšā un aizmugurē, tāpēc, ka tas mans mīļākais brands, un es ar to lepojos tā tālāk, bet sanāk, es influencēju cilvēks, tad kāpēc, lai jums nebūtu iespēja, es tagad uzzināju jums kā jūs, bet nu vispār kā influenceriem, kāpēc, lai jums nebūtu iespēja darīt kaut ko jūs gribat. Šausmīgi brīva pasauli, visiem ir visas iespējas, un tas arī ir. Ja tu uztraucies par citu viedokli, tā nevajadzētu būt. Es zinu, ka to viegli ir teikt, bet ja tu gribi to darīt, ej un dari. Nu, viss tas arī ir tas, kā es to uztveru. Es vispār gribēju uztaisīt kaut kad, piemēram, Summersoundā es tur noīrēju māju vai kaut ko tādu, un mēs vienkārši tusējam un cenākam, ienākam un domājam vienkārši idejas, spiežam kordus, un, ja, piemēram, arī jūs kāds var kaut ko iedziedāt, kaut kādu hūku, un to reāli pēc tam var palaist. Tas, man liekas, ir cool. Tā kā tas viss vibes un tas, kad mēs visi tusējamies kopā un mēs tādu savā ziņā atspoguļojam mūsdienu šo sabiedrību un kas notiek un ko mēs jūtam, man liekas, viss ir cool. Tā kā mošu samarītī uztaisīsim kaut kādu influencer dziesmu. Lotā. Bet reku šeit notiek. Un Alis pēkšņi būs numur 1 Latvijā straumētākā dziesma. Es tā kā tiešām jūtu, kad manī iekšā šis ir. Tā kā mēs ar Alfu, mums vispār bija joks, jo mēs apsolījāmies, ka mēs uztaisīsim kaut kādu dziesmu. Vispār tas ir tik smieklīgi. Pagājuši gadu mēs apsolījām cilvēkiem, mums bija kaut kāds konkurss, vai ne? Kaut kāds konkurss or something. Un mēs kā konkursu nosacījums mēs teicām, jums ir jāraksta komentāros tā kā rīmes mums, kuras mēs liksim mūsu dziesmā. Nu, un cilvēki tur rakstīja labākas, sliktākas lietas, un mēs tā kā, 3 reizes mums bija tāds, jā, mēs tūlīt mauksim. Ja viņi varēja, mēs arī varam. Nu, mēs nesagāja. Mēs nenonācām. Vēl nē. Bet es varbūt paņemam jau to jautājumu. Mēs pieņemsim, redzat, mums ir ideja, mums ir vīzija, mēs gribam kaut ko pamēģināt, vai ne? Un mēs jau sapratāt, jūs mums dodat, varbūt ne mums, bet jūs dodat zaļo gaismu cilvēkiem vispār mēģināt un eksperimentēt. Un kas mums vispār ir reāls tagad, kādi būtu tādi soļi, ko jūs varbūt ieteiktu, vai kas jādara, ja mēs tagad izdomājam, mēs gribam, dziesmu izlaist vai pamēģināt attīstīt savu mūziķu karjeru. Jā, es domāju, pirmais mums jāatrod vienkārši beats, vai ne? Tā kā gatavu mūziku 100%, jūs no nulles, ja jūs gribat to ātri uztaisīt, ja jūs negribat radīt tā kā nedēļu veltīt šim visam, jūs atrodat, ieiet kaut vai beatstars.com vai $20beats.com vai jebkādā saitā, tur ir pilns ar beatiem, jūs izvēlaties žanru, piemēram, tur pop, hip-hop, house, jebkas, un tur ir gatavi pavadījumi, tā kā, kas maksā tur ko $20, $30, vai ne? Jūs klausieties, kurš jums visvairāk patīk. Tad jūs izdomājat, pirmkārt, pirms jūs to darat, jūs izdomājat vispār, par ko būs dziesma, jā, tā kā tēmu. Piemēram, izvēlaties 3 tēmas, kas iespējams sabiedrībā, jūs gribat vairāk dziesmu, kas sabiedrībā ir aktuāls, vai kas jums ir aktuāls, vai kas jūs tusā ir aktuāls. Mums būs jūs izvēlaties to, un tad izvēlaties vienu stiprāko tēmu. Tā mēs uztaisījām, piemēram, kur tu esi mans prezidents. Un iedeva 2 tēmas, uzliku uzreiz beatu radio, un mēs radio vienkārši freestylējām. Kur tu esi mans prezidents. Un tā arī viss notiek. Un tu vienkārši raksti kaut kādas frāzes, kas tev nāk galvā, saliec rīmēs, atskaņās, un projām tā, tas viss easy
variants, bet noteikti ir arī cits, kādu tu piedāvā. Bet man ir pilnīgi cita. Super. Iemācies Tāpēc spēlēt mēs ģitāru. pasaucām, jo mēs gribējām, dzirdēt dažādas perspektīvas. Jā, tāpēc, ka mēs esam daudz savādāk iegājuši mūzikas pasaulē. Vairāk dziesmu 20 minūtēs šis nosaukums būtu šam. Bet tu arī vienkārši nāc no... Tu pats veidoji to mūziku. Tāpēc tu zini, tu esi iegācis pēc X-faktora gatavā vidē, tā es to varētu nosaukt. Mani iemet starp vaiprātīgi talantīgiem cilvēkiem, kas ir producenti, cilvēki, kas raksta tekstu, cilvēki, kas man palīdz ar melodiju. Un mans tas dziesmu process ir daudz savādāks. Mēs neņemam gatavu bītu. Mēs sameklējam varbūt skaņas. Mēs arī tā nedaram jau sen vairs, bet es domāju, viņiem kāds būtu viņiem tas. Un varbūt arī jums. Varbūt arī jums. Jā, es vispār ieteiktu, tāpēc, ka es arī esmu cilvēks, kas 500 reizes pārdomā, jebkuru lietu, ko es daru, man vajag cilvēks, kuru viedoklim es uzticos. Tāpēc man vienmēr līdzi ir cilvēkam es uzticos, jo kaut kādā ziņā, man liekas, šitā rinda, šitas būs, bet kaut kur man ir tas amošķi, nē. Un ja man blakus ir viens cilvēks, kam es varu pajautāt, viņš apstiprina, man uzreiz ir perfekti. Feedback. Un tad vienmēr kaut kādā ziņā es rakstu dziesmas neviena. Man vienmēr ir apkārt cilvēkā, piemēram, Viesulis vai Antikvariāts. Viņi man ir bijuši līdzi sesijās, ar kuriem es varu kopā veidot to pasākumu, un kaut aiz būs tikai mans produkts. Beigās mums visiem trijiem tas bija kopīgs produkts dziesmā. Bet kaut kādā ziņā tu iegūsi uzreiz to feedback atpakaļ, ka tev ir skaidrs zināms, ka tur viss ir kārtībā, ja tu neesi pārliecināts par to, ja tīpaši, ja tu esi pašā startā un tev nav tas savs viedoklis attīstījies līdz kosmosam, kad tu zini, ka šis būs hits jau pēc 10 sekundēm praktiski. Tad es ieteiktu savākt cilvēks, kam tu uzticies, un tad... Jā, Alis, zini, ko man liekas, tu teici, ka mēs viens otram esam, un es sapratu, mēs galīgi viens otram neesam, tāpēc, ka mēs esam abi tik delusional, un tu vari pateikt kādu visstulbāko lietu, vai es varu pateikt, un mums tāds, jā, šitais točina, reāli nav vēlāk, bet mums ir pārliecība un atbalstams noteikti arī vajadzētu, tos cilvēkus, kuriem mēs uzticamies. Bet man liekas, viena lieta, kas mums ir tas, ka mēs nekad nepadodamies, mēs vienkārši turpinam, pilnīgi vienkārši maucam, un man liekas, tas arī ļoti svarīgi, un tas, ko es arī uzsūcu no jūsu abu teiktā, ir tas, ka tā vide ir ļoti, ļoti forša lieta, kad ir tā kaut kāda telpa, kaut kāda vieta un laiks, kur jūs sanākt un, es nezinu, vai brainstormojat, vai vienkārši dalties ar viedokļiem. Un, vēl mēs bijām pierakstījuši jautājumu par to Latvijas mūzikas industriju. Kā ir? Vai ir liela konkurence? Kā jūs jūtaties tajā? Es arī redzu, piemēram, es arī speciāli pajautāju, vai es drīkst jūs likt tā teikt kopā, abas blakus, vai nav kaut kāds, bīfs? vai ir forši? Konkurence tā... Latvijā. Zini, kā tas, ko mēs no grupas Olas ļoti izjūtam, kas mums nepatīk saistībā ar Latvijas mūzikas industriju, tas, ka mums ir straumētākā dziesma šogad vai pagājušajā gadā vienalga. Neviena no viņām nav bijusi īsti radio atskaņota, kas nešķiet objektīvi, tāpēc, ka tauta klausās to, vai ne, tas ir strīmotākais gabals, bet tā pašā laikā radio viņi nav pat top 15. Ko tas nozīmē? To, ka cilvēki, piemēram, kas strādā radio un liek tās playlists iekšā, viņi neliek mūsu dziesmu kaut kādu iemeslu dēļ. Un tas ir tāds, viņiem vajadzētu to darīt, jo teorētiski cilvēkiem patīk tās dziesmas, vai ne? Un tas, kas cilvēkiem patīk, to vajadzētu viņiem arī atskaņot, jo tad arī cilvēki vairāk klausīsies radio, un tad radio dabūs vairāk naudu no reklāmas un tam līdzīgi. Un tas, manuprāt, ir tas, kas, piemēram, citās valstīs vairs tā nav. Vismaz es runāju vienu džeku no Sony, un viņš teica, ka, piemēram, Latvijā vajadzētu radio klausīt, sekot tieši šim arī topiem, kas ir strīmotākās dziesmas, bet strīmotāko dziesmu tops ļoti atšķirās ar radio spēlētāko dziesmu topiem, jā. Ok. Wow. Vai tu arī to izjūti? Es nevarētu tā izteikt, jo man ir šausmīgi paveicies. Jo manas dziesmas radio ļoti, ļoti jauki ņem pretī, bet es saprotu to domu, ko tu saki, jo, piemēram, ir Viesulis, tas pats stāsts. Man interesē, kāpēc tas tā ir, vai tur ir cilvēki, kas, padod viens otram tās dziesmas, kuras likt un kuras atskaņot, vai nē. Jo es īsti neesmu sapratis, un mēs par šo runājam iekšā un mēģinam saprast, kāpēc tas tā ir. Yeah. Varbūt zini, kas ir lieta, kas man liekas, ko varētu uzlabot, it īpaši tieši radio pasaulē un tā tālāk, ka
manuprāt, Latvijā mēs rādio laižam vēl aizvien dziesmas, kas kaut kādā ziņā izklausās ļoti safe. Kā to latviskāk var pateikt? Tā, ka droši, ka tu zini, ka cilvēki viņu klausīsies, man gribas mazliet to sajūtu, varbūt ļauties, kad palaist dziesmas rādio, kas varbūt tev neliekas tik drošs sākumā. Jo arī ir ļoti bieži situācijas saskārusies, ka mēs taisam man, piemēram, dziesmu, un viņa ir tāda trepīga. Piemēram, ja, ka viņi ir tāda, izklausās bišķi vairāk pēc tādiem amerikāņu reperiem, un tas beats ir tāds mazliet tāds jau nejauks sāk palikt. Un tad mēs atdaramies par punktu, ka, bet jāpadomā par domu, ka šo to varbūt nepaņems rādio, tāpēc, ka viņi izklausās pa nejauku. Jā, un jautājums, kas to pasaka, vai viņi ir pietiekami jauka vai nejauka, vai tas ir cilvēks, kas tā kā seko topiem, seko mūsdienu mūzikai, vai arī tas ir cilvēks, kam vienkārši nepatīk šī dziesma. Jā, tas ir viens cilvēks, kas liek tās playlists visos rādio, vai ne? Nu, tā kā tas liekas smieklīgi. Bet es atkārtoju, es vispār nevaru par sevi sūdzēties, jo manas dziesmas tiešām ir, es ar savu, jā, viņas ņēma pretī, man pirmā dziesma bija Pāries, kas iznāca vēl laikā, kurā pasaulē bija vājprāts notika, jo sākās Ukrainas karš. Tieši tajā dienā, kad man iznāca pirmā dziesma, un tāpat to dziesmu ņēma pretī, un tāpat viņa bija radiostacijās, pat pirmajās vietās gāja iekšā. Tāpēc... Domā, tas saistīts ar Universal vai nav? Kaut kādā ziņā, protams, man ir priekšrocība, jo tie cilvēki ir saistīti ar tām personām, bet viņi tāpat laikā nevar viņiem pateikt, tev obligāti ir jāņem šī dziesma, ja nē, ja? Nu, tādā ziņā. Protams, ka tā ir priekšroka, jo man apkārt ir tie cilvēki, kas ir vispār tajā biznesā un tā tālāk, bet neviens no viņiem... Radio visi. Jā, bet... Mēs citu vispār neesam atbildīgi par to, mēs vienkārši šeit filmējam. Lielais Latvijas mūzikas mēs pat nezinām, kas liek tās dziesmas, neko nesakiet mums. Jā. Tā kā es nevaru sūdzēties, bet es saprotu to punktu. Kur tu saki? Es vienkārši domāju, es runāju par objektivitāti. Man vienalga īstenībā, kurš tur ir topā un kurš nē, bet man šķiet tā kā negodīgi tādas pāris lietas. Bet kopumā vispār Latvijas mūzikas industrijā konkurence daudzi cīnās un domā to, ka mēs ķipa tā kā, viņam būs dziesma topā, man nebūs topā un tam līdzīgi. Man šķiet vienkārši dara to, kas tev patīk no sirds, un ja tu riktīgi kaifos no tā, cilvēka arī kaifos un klausīsies līdzi, un tā dziesma ies, es nedomāju, ka baigi, Tāpēc tā Latvija jau ir tik maziņa, vai ne? Un labāk ir sadarboties vienam ar otru. Stabili, es tieši gribēju teikt, ka es no savas puses, es slēgtiet saku nereāli laba, bet tā goda vārds arī ir, es jūtos, ka es esmu ienāku šajā industrijā, tā kā pa Slitkalniņu, kurš ir ar sviestu iezies, un tur tālāk puķu pļava. Un es tā ieskrējos un iegāju, jo kaut kādā ziņā man bija baila, kā man uztvers citi mūziķi. Ka es nāku no vidas, nevis, kur es patiesi no sākuma kārpījusies tur un tā tālāk, bet es iznācu no šova, kas jau ir milzīga auditorija. Nu tāds, ka tu ienāc jau ar tādu starta komplektu gatavu. Man bija bail, kā man uztvers, ka es būšu tur šova bērns vai ko tad tu tur te kaut ko. Bet bāc, baigi feini, baigi forši, baigi jauki cilvēki. Mani pat reperi ir uzņēmuši savā pasaulē, kas ir un arī jau Latvijā sen esoši mūziķi man uztver kā mūziķi, nevis kā kaut kādu šova bērnu vai kaut ko tādu. Tā kā es gribētu teikt, ka ja tu pats esi jauks cilvēks un tu gribi... Manuprāt, mēs Latvijā esam tiešām jauki mūziķi un visi mēs savā starpā draudzējamies. Mums nekad nav bijis sakars dzīvē. Mēs pirmo reizi, kad satikāmies, mums bija tāds, čau, kā tev iet? Viss forši. Kad jauna dziesma. Jā, kad jauna dziesma, jūs reiz varat parunāt. Un man liekas, tas ir baigi feini. Galvenais visiem būt tādiem, jo arī kur ir kāda jēga ir tam, ka jūs kaut ko naidojaties. Kurš no tā panāk labumu? Bīfa tagad taisīt. Jums ir kaut kāds influencer bīfs? Izstāstiet kaut ko tādu. Es jau redzu. Jā, jau acīs, šito nedrīkst stāstīt. Varbūt es labāk. Nē, mums vienkārši... vairāk jau. Nē, es teiktu, mums nav... Es melotu, es teiktu, ka mums nav. Nē, mums, kā to pateikt, mums nav tādi baigie bīfi, plus man liekas arī, ja domā, kā bija agrāk bija varbūt vairāk, jo tagad tomēr viss arī paaugās un tā. Vienkārši dažreiz ir, zināt, mūsu laikam sfērā, nevar jau tā teikt, vienkārši ir... Varbūt man. Dublis numur 2.
Man vienkārši bail, ko tu teiksi, bet es arī nevaru šobrīd pateikt. Es teiktu, ka man reāli nav bīfa, gandrīz ar nevienu. Vienkārši ir cilvēki, kas man patīk, un ir cilvēki, kas man nepatīk. Un ar tiem cilvēkiem, ko man nepatīk, es viņiem nelīdīšu klāt, es neteikšu viņiem sejā. Oi. Nu, es esmu pa vienu gradzenu mazāk. Bet, jā, es viņiem nelīdīšu klāt, speciāli neko tur nemēģināšu. Bet tas, kad, nu, bet tas ir normāli, ka ikdienā taču nav, zini, ar visiem klikšķi un nav ar visiem forši. Un tas ir pilnīgi ok. Un es novērtēju to, ka ir cilvēki, kas dara līdzīgi. Man patīk satikties, man patīk parunāt, ļoti patīk visi PR pasākumi, kur mēs satiekamies, visi uztaisam fočeni, ietram kokču. Bet ir cilvēki, kuriem es gribu satikties ikdienā. Un tas ir arī viss. Bet nav tā, ka es redzēju, man liekas, kaut kāds, zin, tā kā, piemēram, reperi, viņi bīfo, viņi raksta disus viens otram, un tad influenceri, kur taisa TikToks pret viens otru, tā kā bez mazāk. Kas kaut kāds zināms tāds varbūt? Vai tu vēl nedrīkst stāstīt? Es domāju. Jo, man liekas, es redzēju, ka tik nebija, un tīri es redzēju kaut kādu TikTok uztaisījis, kur šī influenceri, es tagad darīšu tā, kā dara viena influenceri un kaut kā adrināja viņu vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, pilnīgi noteikti varētu būt, es nezinu. Nē, ir bijuši visādi bīfiņi internetā, bet tas jau tāds vairāk, tas agrāk bija. Klauta un varbūt jokaziņi. Jā, mums vispār, es varu teikt, ka manā TikTok karjerā mēs pat tā kā, mēs paķērām to, ka cilvēkiem patīk un mēs tur tādas fake drāmas, mēs taisām kāds pilnīgi stulbības, tur mīlas drāmas un vienkārši mēs tā kā visi cilvēki trīs, kas bīfo, mēs vienā telpā sēžam, bet mēs tā domājam, varam šito ielikt, jā, tagad ieliekam šito. Un cilvēkiem, es ceļši tajos laikos, mums tur vēl bija tas, nu, tāds, nezinu, kā teikt, man tas vispār bija startupīgs, un tur visiem interesanti un tā. Bet es teiktu, ka tu ļoti labi pateici, vienkārši mums ir tā, kad ir bijušas situācijas, vienkārši, kad, nu, kā mēs jau tomēr tiekamies kaut kādos pasākumos visi, un tad ir tie cilvēki, kuri tā kā, es personīgi visus respektēju kā savus kolēģus, un es respektēju hasu un ka viņi dara un mauc. Un agrāk varbūt man bija tāds skatījos, varbūt, nu, bišķiņš šķībāk. Es tā nedaru parasti, bet citreiz ir, nu, tā kā, ka tev pasties šķībāk bišķiņ, jo, nu, tā kā tev nepatīk tas, ka tas cilvēks dara, bet tagad es sapratu, tā kā, es respektēju, ka cilvēki dara, ko viņi dara, ka viņi mauc un viņiem sanāk, un cilvēki skatās, tā tad tur viss notiek. Vienkārši, nu, jā, kā tu teici, es izvērtēju, vai es, nu, tā kā gribu ikdienā komunicēt, vai, nu, tā kā, čau jau var pateikt, un tā jau viss kārtībā. Tieši tas jau loģiski, tas ir visur arī darbā, jebkurā. Tev ir kolēģi, kas tev ir mīļi kolēģi, un ir kolēģi, kas ir kolēģi. Kolēģi, kurus tu ienīst? Nu, bet tieši tā. Nu jā, bet mēs arī ar Alisu vakar runājām, un vienkārši iet heito aizmugurē. Mājās. Jā, un tad viss ir ok, bet mēs izejot no mājām vai no kaut kādas privātās runas mēs neņemam līdzi, un mēs paheitojam savā starpā, un tad mums tāds, labi, nav jau nemaz tik traki, ko mēs tu vispār kaut ko sadomājušies. Šis ir tāds traks. Okay. Jā, nu kāda ir jūsu... Iesvīda pēc šās Jā, vai ne? Šis krāsas nolaidās. Krāsas ir nobrucis. Viss kārtībā. Jā, nu mēs jau ejam uz tādiem pēdējiem. Kādi ir jūsu nākotnes plāni tuvākie, tālākie? Kādi ir jūsu plāni? Es vēlos aizbraukt uz Japānu. Paceļot, bet ne, vispār saistībā mūziku, jā? Nē, vispār. Īstenībā, dara arī Japānu. Nu, varbūt tu? Mani plāni. Es gribu palikt mazliet aktīvāk sociālajā vidē. Tas ir mans tāds... New Year's. Tā kā varētu nosaukt, jā. 1. septembra vēlēšanās. Jā, 1. septembra vēlēšanās varbūt tas būtu, jo man ļoti patīk veidot, bet man grūti ir nonākt līdz tam kontentam, kas man patīk. Nu, kādā ziņā, ka tu atrod to savu, bet es lēnām tur tieku. Tad man noteikti mērķis ir, es varu pačukstēt tādu mazu noslēpumu, es ceru, ka tas tiešām notiks līdz galam, bet man būs dziesma kopā ar mūziķi, ar ko man jau ir dziesma. Mums būs dublis numur 2, cerams. Nu, ja labi strādā, tad kāpēc neatkārtot? Jā. Un tad es par to esmu ļoti priecīga. Un kas vēl tāds? Vienkārši uzties labi. Okay. Vienkārši gribas būt tādā sajūtā, ka tu visu dari mierīgi, savā tempā, bet tu labi dari. Jo citreiz mēs, man liekas, aizējām tajā vilnī, kur tu vienkārši aizēji bišķi pa ātri, un tu netiec pats līdzi, un tad tu bišķi tā kā sabīsties no tā, kur tu esi, vai tieši otrādi. Pēc man gribas, lai
darba temps ar manu tempu, viss aiziet kopā un es jūtos baigā komfortā. Neliec augstāk par savām olām. Jā, Tā to var teikt. kaut kā tā. Man nav, bet Nu, jā, man ir tik daudz plānu, ka man bail to visu stāstīt, jo man gribās tā kā parādīt ar darbiem, bet ļoti daudz kaut kas ir. Es gribētu tādu stabilu biznesu savā dzīvē, kas nav saistīts tikai ar mūziku, piemēram, kad, ja gadījumā, piemēram, uznāk viesuļvētra, nevienam mūziku vairs nevajag, tad man ir nauda vēl projām. Kas, jo, zin kā, mūziķiem, Covidā es sapratu to, kad reāli, tā kā, izklaides industrija pirmā, kas pazudīs, ja kaut kas notiks. Vienalga sāksies karš, vienalga, jebkas. Un nevienam nevajadzēs koncerts, tu būsi pilnīgi tā kā bez naudas, kā mūziķis. Tāpēc es domāju, arī visiem Latvijā mūziķiem vajadzētu gatavoties, nevis gatavoties, bet, tā kā Gatavoties karam. Militārais dienas. tāpēc es strādāju pirmsskolā, piemēram. Jā, tā bija savādāk, es gribēju to pateikt. Bet man liekas, ir labi, ka tev tā kā, ka tu esi tur, tā kā, ka tu esi safe, jebkurā gadījumā. Un, jā, protams, es gribu ceļot vēl daudz. Es gribu apceļot Eiropu šogad, es gribu aizbraukt uz Japānu, neesmu bijis Dubajā. Visu kaut ko, bet redzēs. Jā. Okay. Man nav rolām izšaut, cik daudz mēs varam saprast, kas ir tas limits, ko mēs spējam. Paši kamerā. Kas ir tas limits? Kas ir tas limits? Jā. Grēta, vai tev kaut kad arī būs kāds koncerts drīzumā? Es tādus lielākos esmu izšāvusi šajā vasarā. Man būs kaut kur. Kaut kur man vēl būs. Bet to varēs redzēt manos sociālos tīklos, kad man būs. Ok, sarunāts. Un ar Rēku, jeb Olām, jūs jau dzirdējāt, mēs visi tiekamies un būsim tur. Vai ir vēl kaut kāda koncerta liela plānā? Kad šis iznāk? Šis iznāk rīt. Es wow. negulēšu. Šis iznāk vakar. Šis iznāk vakar. Kā, kuram, jā. Jā. Ok, super. Tad, jā, tiekamies Summer Soundā. Un pēc tam mums ir Rīgā Dauderparkā. Davai es pastīšos labāk, jā? Jo tas koncerts ir pavēlti, un Rīgā varēs redzēt Olas bez maksas. Tas labs tik izgriezt. Kamēr man aizgāja. Žan, sorry, ka es nezinu no galvas. Sorry. Man tikai tagad. 10. augusts Dauderparkā. Olas, jā. Prēļos. Sākšu visu tagad rakstu. Nē. Karoči, jā. Rīgā būs 10. augustā. Jā, tad šī būtu arī izskaņa mūsu pēdējai epizodai. Milzīgs paldies arī jums, ka jūs atnācāt. Droši piesakojiet, jūs varbūt vēlaties padalīties ar kādiem saviem sociīšiem. Greta Grantina. Skaisti. Man liekas, bija tiešām ļoti, ļoti vērtīgi. Es pat daudz ko uzzināju un vēlos teikt milzīgi paldies, ka jūs atnācāt. Te Alis un Ralfs. Un šis ir podkāsts Blondie grēki.